kā es saukšu savu īsto vārdu, kā man patīk, tad mēs lasām vediskās filozofijas lekciju. Tad mans vārds ir Jogis Čandradās. Yes! Es arī patīk, kā man sauc garīgajā vārdā. Tas ir no vediskās filozofijas. Jogis Čandra, Jogiš nozīmē, tas ir tas, kas jogiem dod patvērumu, un Čandra, ko nozīmē? Mēnesis. Tas nozīmē tas, kas, un Jogis Čandra kopā, kas liekas, nozīmē tas, kas dod jogiem mieru, patvērumu. Un man nāk tāds vēl viens vārds klāt dās. Zini, ko nozīmē dās? Jā, tas, kas ir kalps. Esmu kalps, es neesmu kaut kāds pats, kas dod jogiem patvērumu, bet esmu kalps tam, kas dod mieru jogiem. Respektīvi, Jogis Čandra ir viens no Dieva vārdiem. Tas, kas sniedz jogiem mieru dod. Respektīvs ir mēnesis un īpaši sievietēm un tā. Šobrīd būs vediskās filozofijas kurs, kur lekcijas ir 30 lekcijas. Gribat dzirdēt temats kāda ir? Visus tematus? Jā, viņš ļoti ātri pāriet. Nē. Es vienkārši iziešu cauri un zināt, ka par ko aptuveni būs. Lai es zinātu, par ko aptuveni būs. Tas no šodien, tas būs uz priekšu. Pirmais ir zināšana metodas, pēc tam reinkarnācija, prāts, karma, reliģija, astroloģija, gunas, varnašram, surja, tas ir padija un dēmoni, ko tas nozīmē. Tad ir vēdas, tad ir 6 filozofijas sistēmas, tad ir joga, tad ir tīrības praksa, morāls principi, medicīna, visuma radīšana, laiks, vēdu filozofija, budisms, personālisms, impersonālisms, Bhagavad-gītam, Bhagavatam, absolūta aspekta. Tad ir avatāri. Ziniet, kas ir avatāri? Tā nebūs pa filmu, mēs nerunāsim pa filmu, neuztraucaties. Tad būs no kurien avatāri visādi tik ņemtas pats konspekts kaut kāds. Tad ir Krišna, tad ir Guru Parampara, tad ir Iskon, tad ir mantra, tad ir Vaišnava etiķete, tad ir, ko nozīmē dzīvu templi un dievkalpojumu nozīme. Tad būs svētceļojums, vastu šāstrs. Ziniet, kas ir vastu šāstrs? Es dzirdējuši vastu. Tas ir kā iekārtot māju. Debes pusēm apsrakstīts, kur durīm jābūt uz kur pusi un tādām gudrībām. Astroloģija kaut kas vairāk saistīt, bet tām tad ir. Un tad vediskie pareģojumi, un tad ir eksāmens. Kas ir ļoti viss vienkārši. Nē, tas ļoti viss vienkārši. Kāds ir? Diploms. Jā, diploms tiks viss sniegts Inga vērtēja. Es varēšu CV to ierakstīt. Jā, var ierakstīt CV. Nē, uztaisīsim diplomus. Jā, nav problēmas. Es pat štampelums dabūšu no mūsu templa, viss kārtībā būs. Viss būs autoritīvi. Pirmais šodien, ko mēs panāsimies par vēdām. Populārs vārds vēdas ir arī latvisks vārds vēdām. Kāds latviskiem vārds ir vēdas? Kāds cilvēks ir gudrs? Vietas. Vēdas, principā, ko nozīmē? Zināšanas. Vienīgi jāatcerās, ka vēdas tās ir zināšanas. Tas nav kaut kas abstrakts un kaut kas tās ir zināšanas. Un, principā, jāsaprot, ka šīs zināšanas, viņas nav tādas, ka vēdas paši viņas ietver, mēs mācīsimies vienā citā lekcijā, ka vēdas, principā, paši pa sevi viņi ietver ļoti daudz zinātnes. Jūs, piemēram, varat nosaukt, ko es par vēdām esat dzirdējuši, kādas zinātnes ir zem vēdām apakšā? Ajurvēda. Džotiš šāstrs, jā. Džotiš ir astroloģija. Kāds ir? Joga arī nav? Aštanga joga. Jo aštanga joga tā ir tā sākotnējā joga, ziniet, tas ir 8 pakāpi. Ašta nozīmē 8 sanskritā. Tā ir 8 pakāpju joga, tur nomierināt prātu, vērst prātu uz Dievu, tur mēs ietam iesim cauri vēl, ko nozīmē prats joga. Jo mūsdienās joga diezgan sajaukta. Es nezinu, kuriem cilvēku tu informāciju brīžiem ņem, bet, interesanti ir. Paskaties. Matemātika. Ziniet, kad veidās viena augstākā matemātikām, kas ir. Tie, kas saprat matemātika, viņiem pat nosaukums ir 1/10,000 daļai. Sanskritā pat nosaukums ir rēķina tādas daļiņas. Ļoti sīki rēķinā, vienkārši abrīnojami sīki rēķinā. Ka mēs pat nevaram saprast, viņiem ir ķīmija, viņiem ir, piemēram, mēs skatāmies, viņiem ir ģimenes attiecības, veids kā psiholoģija, viņiem zem veidām apakšā kā precēties, kā bērns ieņem, cikos celties, kā būt veselīgam. Tas to viss ietver vēdas, tas nav kas izdomāts. Viņš ir diezgan stiprs, skaties, tas tāds čekoja, kas lietas vēl klāt. Tad jūs zināt, ka vēdas, principā, viņas ir pierakstīts, pirmās vēdas ir 5000 gadu atpakaļ pierakstīts.
Tas ir tāds citējums, kas ir atrasts raksti. 5000 gadu atpakaļ, kas ir atrasts, ka viņš ir pierakstīts. Un veids pirmās tika pierakstīts uz ko? Uz palmu lapām. Vai zinat? Un pats smieklīgākais, ka visā tajā lietā ir, ka vēdas, kāpēc tikai tik atrast pierakstīt 5000 gadus atpakaļ, varat iedomāties, kāpēc minējumu kaut kādu. Tāpēc, ka pirms tam cilvēkiem nebija jāraksta, viss atcerējās. Tāpēc mēs paskatāmies, budistā raksta arī nekad netika pierakstīta īsti. Vienmēr tika nodoti, tāpat kā kristietībā tikai 2. gadsimtā pēc Kristi tikai sāku ko pierakstītā īsti. Pirms tam bija kāda raksta, bet viņi nebija tāda konspektēti, nebija sakārtotība nekāda. Un veidās vispār pirmās zināšanas tika nodots, viņas viss tika notiek mutiski. Tāpēc, ka cilvēks visvairāk uztver zināšanas no caur kur? Orgānu, caur dzirdi. Viņš uztver lielāko informāciju caur dzirdi. Tāpēc cilvēkam ir ļoti svarīgi, ko viņš dzird. Kā izskatās vai kaut kas tam, bet ko viņš dzird. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka sievietē vienmēr saka, skaļi un lai viņš dzirdētu, saprast. Viņam grūti saprast. Vīrietim jāpasaka ļoti konkrēti un tieši jāpasaka. Ja mēs pēc tam runāsim par veidām, uz priekšu, kad nākamā lekcijā, kad būs aprakstīts tieši par veidām, jūs zināt, 4 veidus, un viņas kā sadalījās. Tas ļoti interesanti uzzināt ir. Un ir tā lieta, kad veidas, jūs paši skaties veidas, viņas nav mākušas no cilvēka. Jebkuras zināšanas, ko cilvēku ved uz augstāku apzināšanos, viņas noteikti nav nākušas no cilvēka. Ja mums liekas, ka cilvēks viens otram nodos zināšanas, bet no kuriem saņēma pirmais cilvēks šīs zināšanas. Tāpēc ir tāds sanskrit vārds, jūs varat pierakstīt tādās apaurušeja. Te nevajag pierakstīt, jā? Jums jau kamera pareizi tehnika. Apaurušeja nozīmē zināšanas, kas nav nākušas no šejienes. Tā ir zināšanas, kas nav radušās no cilvēkiem. Tas ir kaut kāds pārpasaulīgs zināšanas. Apaurušeja saucās sanskritā. Tāpēc brīžam cilvēku šīs kaut kādas zināšanas, ko viņi saim no kosmosa, bet esat lasījuši kādas grāmatas vai tikušies ar cilvēkiem, kas saka, ka viņš ir kaut kādas zināšanas baigās, viņiem ir kosmos kaut ko pačukstējis priekšā. Principā šīs nav zinātne, tās nav kaut kāda zinātne, nav izskaidrojama vienkārši. Tā zināšanas nāk no augšpuses un cilvēks nevar izskaidrot, no kuriem nāk zināšanas. Neizskaidrojams. Mēs iziesim arī 5 jautājumiem. Šajā lekcijas ciklā mēs iziesim cauri, kas jums liks saprast visu filozofijas un paši saprast, kur jūs atrodaties. Varat pierakstīt 5 jautājumus. Paši var pārbaudīt, kurā līmenī jūs atrodaties. Un uz ko atbild principā viss veids. Šoreiz mēs lekcijā nerunāsim par vīrieti un sievieti. Mēs runāsim par dvēseli. Kas mēs īstenībā esam. Pirmais jautājums, ko es varu uzdot un censties paši atbildēt. Kas es esmu? Pēc būtības, kas es esmu? Pirmais jautājums. Kāds var atbildēt, kas viņš ir? Viegls jautājums? Bērniem ļoti vienkārši jautājums. Bērns saka, esmu eņģelīce, esmu žirafe. Tas viņiem ļoti vienkārši. Viņi neasociēs šo ķermeni, jo ziniet, ka bērni nedomā, ka viņi tikai šis ķermenis ir. Es esmu Batman. Jā, viņiem būtu jebkas. Ja mums pateik, kas tu esi pateikt, žirafi izskatos, tu jūcīgs esi, ko es teiktu žirafi. Bērniem nav problēmas, bet žirafi tagad, viņš tā kaut ko uzstājas. Jo viņi neasociē sev šo ķermeni. Jo brīžiem pat bērni spoguli nepatīk skatīties. Viņi skatās spoguli, viņi aprobežo sev. Viņi skatās, kā viņi izskatās, nevis kas viņš ir. Pirmāk viņi paskatās, esmu princesa, neaiziet prom. Kā viņi izskatās aptuveni. Viņi neskatās, kas viņi ir. Mēs paskatāmies spogulī, ko mēs ieraugam. Mums liekas, ka mēs ieraugam ko? Sevi. Un tu tā ārprāts. Es pamanīšu. Es pastāstīšu vienu stāstu, ko es nesaņos, viens psihologs raksta, pa viņus atnāk uz konsultāciju un uzdod jautājumu. Viņi saka, kad es nāku mājās, man mājām bēg vīrs prom, mazliet bēg prom bērni, viss bēg prom no mājām, pat kaķis un suns bēg prom no mājām, kas atnāk mājās. Tad psihologs skatās, viņš saka, pagaidiet mazliet. Viņi atnes nolika viņiem priekšā, ko, spoguli, un saka, paskaties, ko jūs redzat. Viņi tā paskatās, Viņam pašai paliek bail, ko viņi redz. Viņi saka, noraksturo, ko tu redzi? Viņi saka, sievieti nolaidušos, nemīlu sev, izpūruši, riebīgi sejas izteiksim. Kas nemīl sev?
Tas psihologs saka, kā domā, kāpēc viņi bēg no mājām prom? Vai tu gribētu redzēt, kad atnākot mājās šādu skatu priekšā sev? Viņi saka, nē. Viņi saka, tad sāc ar to, ka tu maini savu attieksmi vispār pret dzīvi. Un tad viņi sāk mainīt, viņi atnāca mājās. Un viņi saka, es atnācu mājās un es sāku bērniem prasīt, tiešām es tik briesmīgi izskatos un uzvedos. Bērni saka, īstenībā jā. Vīrs saka, Un viņi tā parunājās atklāt vienkārši. Viņi saka, bija tik vienkārši palika, ja mēs jau brīžiem no malas sev neredzam. Mēs neskatāmies, mēs domājam, ka mēs jau zinām, kas mēs esam īstenībā. Tāpēc jautājums, kas es esmu, vienmēr aizdomāties, kas es esmu. Ja jūs atbildēsiet kaut kādu, ka esam kaut kāds Jānis, Pēters, Supermens vai Batmans, vai ne? Es domāju, kaut kāds sociāls kaut kāds tēls, bet kas jūs īstenībā esat? Vai Miks, vai Vīzim, vai kas jūs tad esat? Tas tikai vārds jums ir tāds apzīmējums jums, bet jūs esat Miks. Tas ir apzīmējums tev, kas tev kā tev raksturot. Ja piemēram izies uz tirgu un uzbijos ev, tad jau daudz cilvēku atskatīsies. Tas tāds internacionāls vārds ir ev. Bet mēs nelietojam tāds slēngs vai uzsilpu. Un tu viss paskatās, un man sauc. Bet tad jums silpiens ir vārds. Dīvaini, ka cilvēks šal asociē tā. Nākamais jautājums. Kas ir šī pasaule, kurā es dzīvoju? Kas ir šī pasaule, kurā es dzīvoju? Kas viņa ir? Ļoti grūti jautājums. Vai reizē, ja no filozofijas cilvēks aizdomās, kas ir šajā pasaulē? Es tā aizdomājušies. Un kas ir tādi? Prīmstieši, spēļlaukums, jā? Kaut kas pārējoši. Kaut kas pārējoši. Tas tikai domas, kas rosinā. Mēs atbildēsim. Nākamās lekcijas laikā mēs ļoti daudz ko atbildēsim. Mēs pašiem saprotams, kas tāds ir. Trešais jautājums. Kas pārvalda šo pasauli? Vai ir kas pārvalda šo pasauli? Kas ir pārbauda, kurš šos noteikumus izdomājas pasaulē? Jūs te piekritīsiet, ka šeit ir noteikumi šajā pasaulē. Kas pārvalda šo pasauli? Pārvalda. Kas ir valdītājs? Kas valda pār šo pasauli? Es aizdomājušies. Daži saka liels smadzenes, es uzdējuši. Tāds liels smadzenes stāv un tā. Vai onkulis ar bārdru un zibaņiem mēt. Saņemiet, grēcinieki. Daudz minējam, bet kas jums tas ir? Jo jautājums vienmēr būs saistīts jums. Kas jums tas ir? Un tie jautājumi jāatbild ir jums. Tikko jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem, būs ļoti vienkārši savā dzīvē filozofiski sakārtot savu dzīvi. Jums nebūs jāskatās 15, 20 lekcijas, jāskan uz 15 vietām, lai saņem zināšanas. Jums būs ļoti vienkārši. Taciņa vienam iemīdīt, un tev nevar novest no taciņas. Viens pēkšņi atnāk un pasaka, Amāla zina, kas ir. Man liekas, Dievs tomēr ir smadzenes liels. Mīks saka, nē, tas ir sērkociņš. Viņš šaubās un brīnās un domā, kas tad īsti ir. Un tad atnāk trešais un pasaka, man liekas, Dievs nav. Dievs bija sprādziens. Un tad sākās viss šīs teorijas. Un tas tās sajautas galvu, jo katram ir taisnība, pareizi? Ja tā ir viņa taisnība. Bet kas tev būs? Nākamais jautājums. Šis ir tāds filozofisks jautājums. Kas ir laiks? Kurš laika radīs? Kāpēc viņš šeit ir laiks? Tas lielās smadzenes. Briesmīgās smadzenes izveido laiku, kurās pēc es novecoju. Un pēdējais jautājums. Ka mēs atbildēsim. Kas darbojas un uzņemas atbildību šajā pasaulē? Kas tad īsti darbojas šajā pasaulē? Un kurš uzņemās atbildību par to? Smadzenes atkal. Ir atrisinājums piedāvāts. Ir šos jautājums, kāds esat domājis? Mākoņs ir domājis, jā? Pie visu vainīgs mākoņi, jā? Es esmu stāstījis par Demokrītu. Bija tāds filozofs, kas laik domāja, no kurienes nāk viss šis, kas ir pats galvenais šajā pasaulē. Un viņš tik tā aizskolās, ka viņš izdomāja, ka ir debesis. Viņš skatījās debesis, no debesīm viss nāk pareizi. Lietus, saule un viss, kas vajadzīgs, principā. Un tad viņš domāja, esmu atrisinājumu, tās ir debesis. Un tad viņš viendien bija normāli dusmīgs. Nenormāli dusmīgs. Un viņš debesis man atsūtīja visu šīs problēmas. Viņš bļaustās un cenšās iesist debesīm. Mēs redzējuši, kā maz bērni dara. Viņš cenšās lietumu iesist un zibariem. Zin, kad jāiet ārā bija spēlēties ar mantiņām un lietas sāk līt. Un viņš sāk sist lietu, viņš paņem tādu sit lietumu. Viņš bļauj pērko, un ko tu man izdarīs? Un tur kaut ko rāda. Un viņš bija tāds pats, viņš bļaustījās uz debesīm. Ka pie visvainīgs debesis ir.
Viņš bija tā nokaitināts, tā kā ir tā mazs bērns. Un viņš pēc uzspļaut debesīs gaisā, no ritīgi uzspļautā. Viņš tāds saņem Dievs. Viņš iet priekš tas spļāvietam tieši sejā atpakaļ. Viņš brīn, Dievs to spļauj man virsū. Tāds Dievs tu esi. Saprāt, ka mēs jau paši radāmies tās problēmas. Bet ko mēs asociējam atkal, tur, kur ir mūsu domas, tur esam paši mēs. Es pastāstīšu, kas veidiskās filozofijas mērķis. Lai kurai darbībai, ko jūs darītu, vienmēr ir ļoti svarīgi nolikt mērķi. Kāds mērķis ir? Piemēram, kāpēc jūs esat nākuši uz šo lekcijām, ne jūs sēdējuši mājās un gaidījuši Ziemassvētkus? Mērķis kāds ir? Kāds mērķis ir? Veidiskās filozofijas mērķis ir viennozīmīgi padarīt skaidri mūsu ceļu un atbrīvot, skaidri mūsu ceļu uz laimi un atbrīvot mūs no ciešanām. Lai mums būtu skaidrs mērķis, kuram mēs ejam, mums nebūtu mums ciešanas nekādas ceļā. Veidiskā filozofija ļoti praktiska ir. Veidiskā filozofija ļoti praktiska, viņai ir gan filozofija, gan praktiskums reiz. Tas nav tā, ka to pašam kaut kas jāizdomā, tur ļoti viss skaidri izskaidrots ir. Un veidiskā filozofija nekad netika uzskatīt par kaut ko tādu, ka tā liek laika kavēšanu. Ja kāds, piemēram, mācījies filozofiju augstskolā, tad viņš ir saskāries ar to, ka brīžam filozofija tikai filozofē. Satiekās, viņi saka, un ko tu domā par esamību? Viņi sēž runā, bet nekas jau nerodās beigās no tās esamības. Saka, esamība ir tas, kas tas ir. Viņi saka, jā, tas ir loģiski. Viņi aiziet prom ļoti laimīgi, bet nav nekas nemainās. Tāpēc ir, ka man patīk veidiskā filozofija, ko es saskāros no pirmās dienas, kad es aizgāju uz templi, saka, skaists Dievs ir, to esmu sapratis, bet cikos celties, lai ieraudzītu Dievu? Saka, 4. Saka, labi. Uzreiz praks kaut kādu, 4 un meklē viņus, skoties apkārt, kur viņš ir. Tad tu aiz uz templi, nākamā dienā un saka, bet es neieraudzīju viņu 4. Ču, ka tev altārs mājās ir? Saka, nav. Te es uztais altāru, bet uz altāru nekas nestāv. Es saka, pamostos 4 un altārs tukšs stāv. Tas ir jautājumu, kas uz altāru jāliek ir? Čik kaut bildīts jāsliek ir? Un tā tas viss notiekās. Pakāpeniski, ja tu vairāk gribi ieraudzīt Dievu, jo tu vairāk ko sāks darīt. Jo tu vairāk dzīvē gribi būt laimīgs, jo tu vairāk ko sāks darīt. Ja tu negribi būt laimīgs, tad nečīkst, ka tu esi nelaimīgs. Ja tu gribi būt laimīgs, dar kaut ko. Man patīk tas vārds čīkst. Mums patīk čīkstēt? Foršā, nē. Zini, pēc mēs čīkstam? Viskam ieļot, ar zināšanā. Ieļot savu čīkstēšanā eļu, vienkārši zināšanā eļu. Zini, ka nozīmē vārds filozofija vispārībā? Grieķu vārds. Sofija bija arī gudrība. Jā, Sofija, un kas ir Fileina? Jā, mīlestības gudrība. Tāpēc filozofija nozīmē mīlēt gudrību. Nevis tikai kustināt mūti. Ka mēs mīlam gudrību, kas mums ir. Viedums. Tāpēc arī gudrība, īsti cilvēka gudrība nozīmē, ka viņš šīs zināšanas var pielietot dzīvē. Tas viennozīmīgi ir, ka viņš šīs zināšanas uzreiz jāmāc pielietot dzīvē. Tāpēc veids, kā filozofija viņus laik māc pielietojot dzīvē šīs zināšanas, pielietojot viņas dzīvē. Jo jūs ielasīsiet grāmatu un jūs no grāmatas nepielietosiet dzīvē, jūs viņu aizmirsiet pēc 3 dienām. Tāpēc kas galvenais ir, ja es gribu to, ko šās lekcijas iegaumēt, ziniet, ko darat? Uzreiz iziet ārā pastāstā kādam. Uzreiz iegaumēsiet 70% labāk. Uzreiz, ka esat iegaumējuši 3 stundu laikā atgādiniet kādam. Jums reiz galvā iesēdīsies kāds stāsts vai kāds smieklīgs piemērs vai kas reiz paks. Izstāstat. Tāpēc ir baigi forši, kad pēc lekcijas parasti liek cilvēkam atstāstīt, ko tu lekcijā dzirdēji. Un brīžam arī ļoti liela pārsteiguma, ko viņi dzirdējuši lekcijā ir. Tiešām, ko tam netika teicis, bet viņi dzirdējuši. Vienmēr atgādiniet. Filozofijā, veids, kā filozofija ir 2 lietas. Pirkst ir gjāna, otrais burts ir y. Gjāna. Gjāna nozīmē zināšanas. Sausas, prātošanas, zināšanas. Zināšanas, ko domās visu apkārt šeit. Viss kaut kas mums apkārt, tās ir zināšanas, kas mums ir. Galds, piemēram, māc, kā viņu var izmantot, kā cilvēks man ko pastāst, tās ir zināšanas. Skolā mums sauc par akadēmiskām zināšanām. Esat dzirdējuši? Neviens skolā nestāst, kur to dzīvē pielietot īsti. Cik varētu pamēģināt un tā, un
Piemēram, mēs satiekam ekonomikas skolotājs, parasti viņi strīdējos, es saku, jo, tu esi tik labs ekonomists, kāpēc tu neesi miljonārs vēl? Tāpēc es esmu skolotājs teorētiķis. Jo neviens jau nav, tāpēc atnāk cilvēks, kas reāli dzīvē miljonu nopelnījis, ko viņš dara. Viņš atnāk tik muļķības tās visu, arī, ko piķi var pelnīt, uzreiz parādīs sistēmu visu. Viņi grudri prāto, kas attīst mums domāšanu, kas mums ļauj izvēlēties, visu kaut ko. Viņi neprāta, kā dzīvot tālāk. Tu tēni grib dzert? Tad ir otrs vārds, kas ir fantastisks vārds, ir vigjāna. Priekšā ir vārds vigjāna. Vigjāna. Ko vigjāna varētu nozīmēt? Vigjāna nozīmē tas ir, ka mēs viņus pielietojam dzīvē šīs zināšanas, mēs viņus realizējam. Ļoti vienkārši ir, kā viņš cilvēkam, kā parasti saka cilvēkam, ļoti vienkārši cilvēkam iedot ir zivis, bet gudrāk iedot cilvēkam makšķeri. Ja viņš izglāpsies, viņš vienmēr būs dzīves, viņš nekur būs. Jo viņam vairs nevar dot tās zivis vai ko, bet kāds tauks no tā. Labāk iedod viņam makšķeri un pastāst, kā var dabūt tās zivis. Viņš ir naudas nopelnīt. Tāpēc vigjā nozīmē, ka tās ir realizētas zināšanas, vienmēr vajag realizēties. Ja jums piemēram skolā ko māca un jūs viņus nepielietojat dzīvē, tas nozīmē, ka jūs par vēl esat mācījušies. Nu, kurim tad ir kādam izglītības kaut kādas savākušās? Jā. Jā? Jūs strādājat savā nozarē? Nē. Jā. Jā? Pēdējā. Pa kas tur bija? Man ir divas vēl. Bet tev bija profesionāli tāda smieklīgā viena. Tu biji izslēdzies? Nē, tas bija darbs. Tas bija darbs. Tas nebija tā, nebija izglītība. Bet tev bija viena izglītība? Kinokritiķis un datordizainers. Datordizainers tu esi un kinokritiķis arī, jā? Jā, bet es nestrādāju. Es fotografēju. Tas vienkārši kaut kas līdzīgs. Ja principā cilvēki nestrādā, kāpēc, kad zūd interesi. Ja mums vienmēr ir interesi, piemēram, tagad ir cik interesanti mācīties augstskolā, ka tev ir interesi par Dievu. Tu esi gribās vēl un vēl, ko tu stāstīji par Dievu? Nestāstīji, kas Bībelē rakstīja, bet runāji par Dievu. Nevis tur, kurš ir apgreizīts Dāvids, vai kurš tur, vai tas Abrahams bija apgreizīts, vai nebija apgreizīts, man tas maz interesē. Tas man par to Dievu. Tāpēc ir, ka mums zūd entuziasms, mums zūd interesi par to visu. Ak jā, mums vienmēr, ka mēs izlasām, mēs aizmēs mūsu māmi pielietojam dzīvē. Cik fantastiski, piemēram, iet uz vediskās filozofijas, piemēram, ajurvēdas kursiem, ka māc taisīt ēst pareizi. Uzreiz uztaisīja un apēdi. Uzreiz realizētas zināšanas, vai ne? Uzreiz. Uzreiz iemācies, kā pagatavot kūku, uzreiz aiziet mājās un sāc eksperimentu un nekas nesanāk. Pilnīgi, tu biji savādāk, bet visu to paši darīja, pareizi? Es pamanīšu, ka, piemēram, sieviete sēdēt uz kādiem kursiem, viņas saskatās, kā tas izskatās nofotografē, un pēc tam paskatās uz to bildi un uz saviem, kaut kā nav sanācis tā, kā ir. Un tad es pārdzīvo, ļoti pārdzīvo. A vīriešam galvenais, ka garšo, pareizi? Kāds garš nav svarīgi, kā izskatās garšo svarīgi. Ir ok. Tad man jāskatās, kā mums būs iepakojums. Vigjā nozīmē, ka mums ir realizēts viss jau. Ka mēs mācāmies, mēs nezinām, mēs jautājam, kas zina. Bet man ir draugs, viņš smējās, viņš pie maniem pienāk cilvēks, viņš saka, viņš ir bagāts, turīgs cilvēks, biznes, viņš saka, viņam draugs parasti gāja pie citiem neveiksniekiem un taisam biznesu, kļūsim bagātu. Viņam parasti nekad nesanāca. Tad draugam palika žēl, viņš pasaka, kāpēc tu nec pie manīm un prasīt, kā var biznesu uztaisīt? Viņš ir kā, liekas, ka tu man neteiksi, viņš ir kā neteiksi, vai tu man žēl ir, ja cilvēks, kurim ir tiešām bagāts, viņš man mācīs dalīties. Bagāts ir tas, kas māk dalīties. Gribat stāstu par bagātumu dzirdēt? Ko nozīmē bagāts cilvēks? Fantastisks stāsts. Viens supermiljonārs, teiksim tā, dzīvo Emirātos kaut kur. Viņam mājās ir tīģeri, pētiķi, žirafs un visi iespējamais. Tāpat tās mājdzīvnieki. Un viņam milzīgi lustri no briljāna, super, uber, tuber, kaut kādam puzurs. Super. Viņam mājās tāds kalpotājs, kas tīr viņus. Pēkšņi viņš tīr, un viens pēkšņi nokrīt. Un viņš bija tik smalks, kaut kāds super uber dimants vai kas saplīst, kas arī saplīst. Un tāda skaļa plenš pa visu māju tur. Viņš domā, ir dīmbā, vai jātais pašnāvība, vai man būs jāvargo 1000 gadu vēl. Tāda sasist, jo maksā, zini, cik Svarovskī maksā. Tur maksā vēl vairāk viņi. Un atskrien mājas saimnieks, viņš domā, pat būs dīmbā. Zini, ko mājas saimnieks saka viņam? Sasat vēl pāris, tik forši skaņi bija. Tas ir bagāts cilvēks. Bagātam cilvēkam nav žēl savu bagātību. Ja viņš ir bagāts,
Bagāts cilvēks nevar kļūt pēkšņi nabags, viņš vienmēr ir bagāts. Visbagātākais cilvēks ir kāds cilvēks, kas vienmēr sirdī bagāts ir. Jo to bagātību nekad nevar nozagt. Pārējais parasti ir tāds, kas kļūst bagāts, ir šodien viņš tā cenšas, turēt savu naudu, sēdēt virsū, mašīnas slēgt ciet, durvis slēgt 15 ciet. Pie miljonāri dzīvojam Igaunijā. Viņam ir interesanti filozofi, viņš kad māju neslēdz ciet. Es prasīju, kāpēc viņš, ja zaglis gribēs, viņš tā nozags. Tāpēc viņš ir zaglis. Tur nekādas sistēmas nepalīdz. Viņš gribēs, viņš nozags. Vismaz durvis nesabojās. Interesanti filozofija. Vai mēs to varētu pieņemt dzīvē? Mēs arī domājam, nebūtu tik augsts laiks, tos aizskariņas likas ir to priekšā šitām durvīm. Tas augstums nāk iekšā. Zinu, kā nevar nākt iekšā, un ļoti dīvaini cilvēkiem ir. Pat arī zagri baidās, ka durvis vaļā, nekas kaut kas nav kārtībā. Kāpēc durvis nav? Amerikā durvis arī stāv vaļā. Jā. Tāpēc, ka viņiem bailēt, ka viņas neapzīst, ko vienkārši kultūrā tā ir. Amerikā? Jā. Vai domā musulmaņu zemēs? Nē, Amerikā viņš dzīvoja neslēdz durvis ciet. Mikrorajonos, tur, kur nav sabiedriskais transports, kur tur neslēdz durvis. Musulmaņu zemēs arī neslēdz, bet mēs zinām, kāpēc. Ja te pa zakšanu briesmīgi sodi, zināt, ja tev pieķer, tev ir tiešām bēdīgs variants. Man viens draugs, kas neslēdz mašīnu ciet. Kā viņam mašīna? Pajautāju meitenei, vai ne? Pajautāju meitenei. Tu zini, kas viņai pa mašīnai ir? Es zinu. Nosaukumu. Mašīnai. Jā, zinu. Wow, spēcīgi. Neņirgāji. Tā mēs tad parunāsimies pa vienu vārdu. Esat dzirdējuši vārdu sanskrits. Var pierakstīt sanskrits. Ziniet, ko nozīmē vārds sanskrits? Esat dzirdējuši, kas tāds ir sanskrits? Raksti? Senie raksti. Tā indiešu, tas kā viņi raksta. Jā, tā ir senākā pierakstīšanas metode, kas ir bijusi. Zinātnieki to apstiprināja to, ka tā ir senākā pierakstīšanas metode. Nav zināms, cik viņi ilgi jau rakstās. Nav zināms, viņiem ir bijusi. Ko nozīmē sanskrits? Sanskrits nozīmē attīrīts un pilnīgs. Attīrīts un pilnīgs tāds. Viņš tīrs ir. Sanskrits pats nozīmē. Sanskrits mūsdienās principā ir tāds sākotnējā valoda visām. Mums ļoti daudz vārdu no sanskrita ir. Es jums esmu teicis kādu. Atcerieties kādu? Rasa, Indra, Maija, Guna, kas mums vēl tur ir Gita, kas mums daudz vārdu ir. Mangaļa arī sanskrita vārds ir. Krievodā ļoti daudz ir skaitīšana, ļoti daudz vārdu sanskrita nāk. Un līdzīgs pat nozīmes ir. Piemēram, lak. Lak nozīmē, ka varbūt viena nozīme ir 64, otra nozīme ir laime. Lak, tāpat kā angliski. Ļoti daudz vārdu ir. Nāk no sanskrita. Un ir tāds vārds kā prakrita. Kā? Prakrita. Skan krievlodā. Prakrita. Ko tas nozīmē? Krievlodā prakrita. Tas nozīmē, ka tā valoda ir netīra un nepilnīga. Tā valoda pretstats viņa netīra un nepilnīga prakrita. Un veidlaikos bomži runāja tajā valodā. Bomži, kas ārpusē dzīvo, tāds slengs. Ziniet, kā var dzirdēt, piemēram, ka Maskačkā kā runā briesmīgā krievu valodā. Tādā vulgārā. Sanskritā bija āriešu valoda. Sanskritā bija āriešu valoda, var pierakstīts atmešana pateikt, ka sanskritā bija āriešu valoda. Tas pirmais. Un ir vēl viens sanskrita veids. Viņu sauc Paishasya. Paishasya. Paishasya nozīmē atkritumu valodu. Tiešies tulkojums. Tajā valoda runā spoku un zemākās būtnes. Viņam ir ļoti dīvaini tādas skaņas. Tādas skaņas. Ļoti dīvaini skaņas, tāpēc ir brīžiem, kad cilvēks, viņam ir tāds skaņas pat bailes paši par sevi ievieš. Tāpēc spokiem ir brīžiem, ka liekas, ka viņi griež kādas skaņas un tā parādās tādas interesantas lietas. Ļoti dīvaini skaņas, ka cilvēkam paliek bail no tām skaņām. Kad cilvēki dzird sanskritu, viņam ļoti patīkami. Viņam liekas, ka dzied kaut kur. Tāda patīkama skaņa. Tā kā viņas prakritā valoda tāda rupi diezgan ir. Vulgāra, tāda nepatīkama ausīm.
Bet, kad dzirdat pa šasto spoku valodu, viņi tiešām grīrās ausis, un es bailes sākās. Nezinu, kāpēc. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mums mājās skan kaut kādus sanskritu vārdu, vai, piemēram, kaut kāda tautas dziesmas, vai kaut kāda mūzika skan. Pat ieciecams vispār mūsu laikmetā, kurš dzīvo pilsētās, tā skanētu kaut kādu dievu vārdu visu nakti. Piemēram, kaut kāds mantras skan. Vienkārši mazi uzdegt, lai vienkārši skanētu kaut kādu mūziku fonu, mums vienkārši mājā tīrās. Mēs netiek smalkie ķermeņi iekšā. Ir kāds spoks redzējuši šeit? Jūs ticat pus spokiem? Vienā melnā pilsētā, vienā melnā mājā, vienā melnā istabā dzīvo melnā dāma, ja? Atcerieties, bija tāds spoku grāmata. Nu, ot, jūs ticat spokiem? Kā kuru reizi? Gariem spokiem. Nu jā, ticu. Esat redzējuši? Lidinās kaut kur apkārt starpdā. Neesat redzējuši? Nē. Nu. Nu, draudzene redzēja. Es viņai ticu, protams. Principā spoki ir aprakstīti sanskritā, tie ir principā pašnāvnieki. Tāpēc, ka pašnāvnieki negrib bet ķermeni. Tāpēc viņam Dievs atņēma ķermenis. Ko var saprast to, kad tu redzi sevi? Nu, tā kā tu esi tevi, tu redzi, kā tu paigi garām. Jā, mēs arī esam paši liels spoku un demoni. Tu teici pašnāvnieki. Skaidrs, ka notiek pašnāvīgi. Bet Nē, viņi... ne jau par sevi, bet par sevi, redzēja, kā viņi paiet garām. Vat tas jāskatās kontekstā noteikti. Tur jāskatās kaut kādas spoku grāmatā, bet varbūt tas, zin kā, sievietēm ir izdomājis galvis kaut ko. Bet visi to redzēja, tur bija viesi. Nu, tā kā viesi galds un vienkārši viss tā kā skatās, ka viņi paiet garām. Un viņi vienkārši brīnās. Varbūt tas ir spoks, kas ir no iepriekšējām dzīvēm. Zinu, ka tāda ķermeņa, kāda mums ir, viņi atkārtosies vienmēr. Vienkārši dvēseli būs it iekšā. Šitā ir mašīna, jūs zināt, šis ķermenis tā ir mašīna. Iekšā jau mēs esam tas, kas vada to mašīnu. Jūs domājat, tās Volkswagen Audi bez šoferu brauks? Viņš jau nepabrauks. Tāpēc iekšā ko ieliek? Dvēseli, kas brauc, respektīvi šofers. Tāpēc arī mūšos nesēž iekšā maži tādi rūķīši, kas raust, kā filmās rāda, kas raust tur. Bet iekšā sēžam mēs, kas vada. Un tas, kas vada, tās ir mūsu vēlmes, mūsu iepriekšā karma, kas vada mums. Kaut kādas apslēptas vēlmes. Es pamanīju šos apslēptās vēlmes kaut kādas. Mēs bijām tik forši un skaisti un pēkšņi izlīd ārā kaut kas tāds, ka mēs bijām tā paši šokā tā. Manī ir tas. Domāju, ka nekad nav bijis tas manī, kad es tur, nezinu, sievietēm parasti ir šoks, ka viņas paliek, nezinu, stāvokli, viņiem parasti šoks, ka viņiem pēkšņi visām sagribās gaļu, tur marinēts gurts un aliņa. Un es nezinu, kāpēc. Un tur jāskaidro, piemēram, vīriešiem izlien ārā kaut kāds pilnīgi vēlmes dīvēns. Viņš dzīvo laimīgā laulībā un pēkšņi izlien ārā kas? Un kā pieaugšanās par citām sievietēm, viņš nezina, kāpēc atkal. Konfeturs atkal čāpt. Tā kā skolā aptēni, zinu, kā atgādināja mazliet tur slēp, un tad košiem zem galdu vēl īmē tā te. Tā kā skolā, jā. Un tas nesīs karmu, skaties. Tas nesīs karmu. Tāpēc mazliet šīs valodas, viņas ir universāls, jo garīgā pasaulē viss ir no sanskritā. Jūs to zināt, jā? Garīgā pasaulē katrs vārds ir dziesma. Tu uztraties par māsu? Jā, viņa nāk kaut kur. Tas ir tā māsa, viņa nāk kaut kur. Nu jā, bet viņa nezinu, kur jānāk. Tas ir jautājums. Skaties, karodziņā ārā, gaismas, svecīs. Es teicu. Tā kā mēr atcerieties, ka mums valoda ir ļoti svarīga, ko mēs sakam. Jo cilvēkam tīrāk valoda, viņš apkārt ir tīrāks cilvēks. Jo ir tā fantastiski, ka tu pats jūti šo valodu dažādību, ka es padzīvos pie cilvēkiem, kas nelamājās. Un pēc tam aiziet, kas lamājās. Likās kausts nokritīs, sažūst, ziniet tā, ka viņš sažūst tā. Nu tās valodas vienkārši briesmīgi ir. Un tiešām tie visi pī vārdi un domā, dieviņi, tētiņi. Nu kā var tā es runāt, vai kas tā ir valoda? Vai tu aiziet pie cilvēkiem, kas ir piemēram intelektuāļi, nu ļoti gudrs sarunas. Un domā, wow, cik daudz vārdu, es neko nesaprotu vispār, ko viņi runā. Pilnīgi neko nesaprotu, bet patīkam kaut kā, tāda dīvaini ir. Ka runā tiešām tādas interesantas tēmas, bet ko aiziet pie cilvēkiem, kas runā par Dievu vai par kaut ko garīgu, viņi likās tik tādi saviski, savējie. Viņi saprot īstenībā, ko es visu mūžu gribēju runāties. Jūs bieži sarunājaties par Dievu vai par kaut ko augstāku ar saviem draugiem? Vīzim pamāja galvu. Dāvid? Skaidrs. Tā, mākoni. Gadās, jā. Ja nav kāds jāklausās. Jums sanāk parunāties? Gadās ar cilvēkiem, kuri gatavi ir
ar tevi dalīties un uzklausīt, jā, tie cilvēki nav gatavi uzņemt to informāciju, tie nav vērts man arī sākt to sarunu. Jūs neilgojaties bieži pēc sarunām par kaut ko augstāku? Par ko saturīgāk noteikti. Saturīgāk. Labi, tā viela pārdomām. Mums vienmēr jāsaprot, ka mēs šajā veidiskā kursā mēs skatīsimies, ir divas pieejas, kas mums jāatcerās. Ir mūsdienu zinātne, kā mūsdienu zinātne skatās vispārībā uz visām šīm lietām, tie ir rietumzinātnieki. Kas ir rietumzinātnieki, kas novēršat, jā? Ja redzat, ir, ja neredzat, nav. Austrumzinātnieki, tie ir veidiskie zinātnieki. Viņi visi skatās caur ļoti spēcīgām zināšanām, ļoti interesēm. Un viņam arī paņēmieni iegūšanas dažādi ir. Tāpēc, ja mēs skatāmies par veidiskām zināšanām, tad viena daļa mūsu empīriskie zinātnieki, ko nozīmē, jā? Empīriskie cilvēki, empīrisks. Racionāls, kāds ir? Viss ar ko uztver, miktu jāzina. Ko nozīmē racionāls? Prāts. Racionāls prāts. Empīriski kāds ir? Pieredze. Jā, pieredze, principā, ar ritikiem viņš uztver visu pasauli. Čau kā? Iegu, ko sajūta, kas tam līdzīgs. Tāpēc mūsdien, principā, šie zinātnieki, viņiem ir tā lieta, kad viņi saka, kad veidiskajā filozofija, veidiskajos rakstos nav nekas zinātnisks. Viņi nav zinātniski. Tie visi mīti ir. Piemēram, visi tie indiešu stāsti, esat dzirdējuši? Nu, ka tur bija tik daudz pēķi, lidoja pa gaisu tur, un cilvēki lidoja pa gaisu, un viss kaut kas ir bez emocijām. Tur atnāca mazais krišana, paņēma tur dēmonu, kas 15 stāv mājas augstum aizmet pa gaisu. Kosmosā iemet iekšā. Bērni saka, tas pilnīgi normāls, ar to var. Bērniem tas vilkās normāli. Un tēvs un saka, neskatieši tās mīmes. Tur, piemēram, kad ir bērns ar to ziloņu galvu, esat redzējuši? Durga, vai ne? Ganeši, tad bija Ganeši, jā. Esat redzējuši? Ja to stāstu paklausās, tā dīvaini mazliet ir, kāds iespējams ir. Nav tā jāskatās. Kristietība, es lasījuši tās pasakas? Es lasījuši? Noteikti, nē. Ka tur meteorīti krīt un viss aplūd un nolasās uz šķirta aizbrauc un tur viss salīd iekšā un arī mazliet tā dīvaini, vai ne? Jā, Bībeles stāsts. Bībeles stāsts. Jā, Bībeles stāsts. Es lasījuši tā kaut kur jābērnībā. Arī tā dīvaini, vai ne? Es lasīju bērnu Bībeli bērnībā. Es arī līdzi vienīgais, ko Tāda smuka grāmatiņa. Tāpēc arī mēs skatāmies, ka tie stāsti, viņi ir nezinātniski. Piekritīsiet? Viņi zinātniski nav. Durvis jāpiesīt spēcīgāk būs. Ar plecī. Ap būdiņu. Jūs iemācījāties. Čau! Tāpēc sanāk tā, ka mēs skatāmies visiem zināšanām, viņas nav, šiem stāstiem nav zinātniski vispārībā. Nevar atrast zinātnes pieeja. Kāds iespējams, ka, piemēram, Jēzus gāja pēkšņi ūdens, pūžum, viņa aizgāja. Un tad Jēzus uzsaka nipu un viss sagāja, un viss tie, kas tur bija, kas sekoja eģiptieši, vai kas bija vienkārši noslīk. Reāli tas ir izdarāms tagad. Tāpēc nevarētu, ja jau Krišņais kaut ko tādu. Nē, es runāju vispārībā, par Krišņu, iespējams, visi šie mīti. Vai mēs tagad varam to izdarīt? Ko zinātnieki saka? Ja mēs nevaram, tad nevar neviens to. Tāpat kā zinātnieki saka uz sauli no dzīvības, esat dzirdējuši? Mēs no zinātnieku minējumiem. Kāpēc uz saules? Tāpēc, ka uz saules, kāpēc nav dzīvība, kāpēc viņi saka, kāpēc? Tāpēc, ka viņi skatās ar ko? Caur sevīm. Ja mēs sadegsim, bet citi arī sadegs. Turbūt tēji grib. Skaties, nekautrējies. Mums ir ingvertēji. Es varu paši kaut. Reku, tev viss ir, tu paņem krūzi, tev māsas viss izdarīs. Jā, mums ir, mums viss ļoti skaidrs. Sapratāt, jā, mazliet, kāpēc zinātnieki atcerās. Piemēram, mēs skatāmies veidiskos zinātniekus, viņi izlasa, viņi pieņem to, ir ok, ka absolūti, ka tas der. Savā dzīvē esat pieķēruši tādu variantu, kad mēs, piemēram, ko mēs darām. Ja mēs skatāmies savu induktīvo domāšanu, mēs skatāmies, ko ar jutekļiem kaut kādiem. Piemēram, aiz loga mēs dzirdam kaut kas taurē, izklausās pēc ziloni. Ko mums prāts saka? Nausis, ko mums saka? Zilonis ārā, vai ne? Tā liekas. Prāts, ko saka? Pilsētā zilonis.
Saprāts saka, pilnīgs muļķības, neiespējami. Tā ir domāšanas veids, ka mēs reiz, mums prāts aiziet priekš, mēs izdomājam, mēs asociējam, mēs saprotam to, ka nevar būt tas tā. Tas ir nereāli, ka zilonis aiz loga būtu, vienkārši tur mašīna teorē. Un saprāts pasaka, tā ir mašīna. Tā ir kā domāšana notiekās, ka mēs ar jutekļiem pasauli uztveram. Tad ir tie iegūšanas veidi, var pieraksties zināšanu iegūšanas veidi un paņēmienu. Kā mēs iegūstam zināšanas vispārībā. Māsai pierakstīt nevajag, ja? Ķersties klāt. Ir 3 zināšanu veidi, ko veids saka, kā var iepazīt šo pasauli un visumu. Viens ir, saucās pratjakša. Pratjakša. Kāds izskatās tiešā juteklīs kā uztver. Mēs uztveram ar jutekļiem. Sataustījām karot. Tātad ir karot. Sataustījām. Tā ir nepārpama, tā tiešām tikai jutekļu uztvertā ir. Kāda mums ir jutekļi, varat nosaukt? 5 maņas orgāni. 5 maņas orgāni, jā. Kāda ir? Dzirde, garša, redze, loža, tausta. Jā, bet vediskajā filozofijā nosauc arī 6. Kas tas ir? Prāts. Prāts ir visu jutekļu tā kā fāters. Tā ir visu jutekļu darbības asa, tā ka viņš pats galvenais ir. Prāts vienmēr būs pats galvenais, kas tev visā ir. Jo prāts saņem informāciju no ko? No visiem jutekļiem. Tāpēc vienmēr visa informācija aiziet pie prāta. Un viņš nodod informāciju tālāk, kam vajag. Tad nākamais vārds ir, saucās anumana. Jums patiksies tie vārdi sanskritu. Anu? Anu, mana. Ko nezinu vārds anu? Anu nozīmē sekot. Manu. Ko nozīmē manu? Es dzirdēju, ka nozīmē manu. Manu nozīmē prāts. Tāpēc saucās mantra. Mantra nozīmē prāta miers. Mana. Man. Tur 2 vārdi. Parasti sanskritamē ir 2 vārdi. Visiem sākotnēm. Prāt ir miers? Trai tā kā prāta nomierināšana, jā. Vēršana. Tūkojums nozīmē seko prātam. Ja latviski prātot, secināt. Ja kāds loģika mācījies, jūs sapratīsiet, par ko ir runa. Pēc kāda prāts vienmēr, kā viņš dod secinājums loģisks. Nu, kā, piemēram, paņem, pabāz, nezinu, šeit, kā viņš roka zem galda apakšā un satausta kāju. Tu nezini, ka tā kā liekas, tas varētu būt liels jau kāds zilonis, vai cūkas, vai ne? Bet saprot, prāts saka, bet tak nevar būt, tas tikai miks. Mēs netaustījām, kā nesatrāsties. Nu, pēc, kad prāts iesēdz, viņš jutikls aizdod signālu, kaut kas spalvains. Prāts izdomā, kas kaut kāds zilonis var būt, kas, bet tas ir reāli, ka mēs saprotam, ka mēs iesēdam 3. jutiklu, mēs saprotam, ka tas nav tās, ka tas ir miks. Mums ir 3 darbošanās mehānismi, jūs zināt, ka mēs skaņas raksturu cenšamies noteikt skaņas raksturu navot, prāts automātiski iedibina 3 domāšanas mehānismus, ka mēs nosakām. Pirmais ir reflektorais. Pagaidiet, tas... Tas zem to pašu apakšu, zem manas apakšā ir. Okay. Tas ir kā mūsdienu rietumus, tas skatās. Tas sauc par reflektoro domāšanu. Es dzirdēju skaņu. Reflekts. Nākamā radošā domāšana. Radošā domāšana. Nu, ka mēs, piemēram, dzirdējām, ārā bija taure. Ārā kāds taurēja. Mēs dzirdam tauri, mēs asociējam sev ar ko? Nu, kad mēs teicam, piemēram, ārā ķipa zilonis ir. Taura. Radošā domāšana ievieš ko? Radošā. Vai nu zilonis, vai nu mašīna. Skaņa atgādināja ziloni, bet varbūt tā bija mašīna. Un tad ir kritiskā domāšana. Ziloņi tak nevar būt Rīgā, Lāčplēša ielā. Tāpēc mēs skatāmies vispēcīgākā domāšana ir kritiskā domāšana. Ir kāds mācījies kritisko domāšanu?
pie Immanuela Kanta. Ziniet tādu filozofu Immanuela Kanta? Tīrā prāta kritika, tāda grāmata, ko tu izlasīsi un sajūgs prātā. ļoti, ļoti fenomenāla grāmata, iesaku palasīt, jums ir grib padomāt kritiski. Bet cilvēks bija ļoti kritisks pret sevi. Un trešais ir šabda. Šabda nozīmē tulkumā tā ir skaņa vai balss. Tas nozīmē, ka mēs saņēmām mutisku liecību. Ka mēs esam ieguvuši zināšanas no autoritīvu, no kaut kā autoritīvu, no kaut kā droša. Un mēs neko neizmainām šā pieņēmumā. Jums kāds pateic, ka tas ir galds, mēs neizmainām neko citu. Mēs pieņemam, ka tas ir galds. Mēs neko neizmainām tajā. Ir jautājumi kā par šiem lietām? Es sapratu, kas ir šabda, anumana, un kas ir pirmais? Pratyakša. Sapratu, kas tāds ir? Kas ir pratyakša? Tā kā, caur sevi, caur jutapņiem. Jā, anumana. Un prāta sakošana. Un šabda? Un tas, ka liecība no autoritatīviem avotiem. Skaņa. Bet tas ir no autoritātes, atbakās mēs izstāstīšu, kas ir autoritāte vēl. Es jums izstāstīšu, ka nozīmē vārds guru. Gribat zināt? Nevis pārdošanas guru vai segas guru, kas mums te moderni tiek izmantot tie vārdi, bet ko nozīmē vārds guru? Ir divi zināšanu iegūšanas paņēmieni. Viens ir atklāsme, un otrs, ka nāk no augstākajiem realitātes līmeņiem. Ka mums pasaka kāds būtnes no citām pasaulēm, pasaka mums priekšā kaut ko. Viens ir atklāsme no augstākam realitātes līmeņiem. Kur kultūra saņem ļoti daudz zināšanas no citām pasaulēm? Atcerieties no vēstures? Viņi paši to nevar izdomāt. Nepieraksti, ja? Divu atklāsmu un pēc šabdas nāca divi zināšanas iegūšanas paņēmieni. Kā mēs iegūstam zināšanas vispārībā? Tas ir cits tas ir vēdiskās. Bet tās ir tie arī zināšanas veidi. Jā, un šitai vairāk rietumnieciski ir. Tie bija austrumnieciski? Jā, šitai vairāk rietumnieciski būs. Kur kultūra saņem zināšanas no augšas? Atceries, bija tādi eģiptieši? Es tieši domāju. Esat lasījuši pa viņiem, ka viņa zināšanas bija ļoti dīvainas. Piemēram, mūsdienās tādas piramīdas, kā viņa prom nevar uzcelt. Nereāli uzcelt, tur pat nevar ielikt iekšā lineāli, nekur par čirbiņas nav. Nereāli. Un tā, ka viņa atrada Indijā vienu tempuli, jo tos akmeņus, jūs zināt, tos bazalts, vai kā saucās, bazalts, tas cietākais akmens, man liekas, ar ko dimantu zāģiem zāģē. Viņi ļoti brīnījās, kā var sazāģēt tādas, jo mūsdienās ir vajadzīgs dimantu zāģis, viņas pat sazāģēt. Viņam tik perfekti viņi sazāģēt var. Viņi brīnījās, bet tāpēc pāris tūkstoši, pat kādu pāris simtiem gadiem viņi atrada Indijā, ka no bazaltiem ir izēģēts figūras templis uztaisīts ir. Un viņi to vispār nesaprata. Jo tur bija tikai 4 stūros, saprata, izāģēts. Tur bija vesels figūras sazāģēts un templis uztaisīts, katra figūra savādāk ir. Tas bija tas Kamasutras templis saucamais, ar tām pozām visu ko iekšā. Un viņi bija ļoti dīvēji, viņi nevarēja saprast, mēs par to nerunāsim. Centās slēpt, bet tas nav izskaidrojams, kā var tik ciet materiāli sazāģēt un figūras izveidot. Tur lāzeram jābūt kaut kādam ir. Kur tajos laikos veciem indiešiem un eģiptiešiem kaut kāda lāzera bija? Nu kur? Viņiem tik elektrības pat nebija, kur lāzers. Viņi nevar iedomāties cilvēks. Dimantu zāģis, kaut kāds viņi tur centās izskaidrot, bet viņi bija tādi smieklīgi diezgan, ka viņiem pat vajadzīgi 10 000 gadu, lai izādētu vienu tādu figūru. Pie viņa tiem laika attīstību. Grūti ir. Tāpēc visautoritīvākais, kā mēs varam uzņemt zināšanas, ir 3 veidi, vai ir pierakstīts vēl dzīvē. Un vienmēr pārbaudīt, vai jums atnāca atklāsme, vai informācija no augšas vai nātnāca. Ir 3 pārbaudīšanas veidi, kā jūs varat pārbaudīt, ka jūs esat kļūst apgarots vai apgaismots. Es dzirdēju šādu cilvēku, ka saka, man atnāca atklāsme, esam apgarots. 3 veidi, kā pārbaudīt.
vai jums tiešām zināšanas nāk no augšas, vai jums ir atnākusi atklāsme? Jums atsūtījuši augstākās būtnes kaut kādas vai atklāsme. Pirmais, guru. Guru, ko nozīmē? Kādus esat tulkojums dzirdējuši vārdam guru? Ko? Nu, tā kā augstāk stāvošais, nu, tā kā... Bija tāds tieši tulkojums guru, ko parasti saka. Beāt, zini, jā? Man arī liekas, tas ir augstāk stāvošais. Nezinu, kādi. Skolotājs, nu. jā. Ļoti vienkārši guru nozīmē skolotājs. Ja mēs skatāmies tādā ļoti vienkāršā valodā. Bet ir vēl viens ļoti labs vārds guru. Guru nozīmē ļoti smags. Skolotam jābūt ļoti smagam. Viņa vārdiem jābūt tik smagiem, ka viņš mums pasaka, un mēs tādu vainīgs. Ar guru nekad nevar būt tādas attiecības. Čau, skolotāji, kā iet normāli, laižam patusēt. Ar skolotāju nekad nevar būt attiecības familiāras. Ziniet, tādas čomiskas. Vienmēr viņam jābūt ir mazliet šitā te cieņai jābūt pret skolotāju. Viņš var pielaist tev ļoti tuvu, bet vienmēr jābūt tam tādai cieņai, tai robežai. Jums kādam ir kāds skolotājs, tam vienmēr jābūt cieņai, nevar būt tāds, ka jūs kopā iedzert pēc tam uz bāru, pēc nodarbībām un kaut kāds tās dīvains. Skolotājs vienmēr nozīmē tas, kas jums ved uz priekšu, kas jums palīdz iet uz priekšu. Viņš ir smags, viņš brīžam pasaka tādas vārdas, kas domāju, dieviņi, tētiņi, kāpēc es klausīju viņu? Tas ir biesmīgi, tur klausīties, viņš man saka to un to un to un darīt ir. Jo brīžam, kad mēs satiekamies cilvēkiem, visi saka, skoloties tev pilnībā uzticos. Vai viņi, piemēram, saka, Dievs, es tev visu atdodu. Ziniet, ko cilvēki parasti dara? Viņi atdod to, kas viņam nav vajadzīgs. Viņi atdod skolotājiem tas, kas nav vajadzīgs. Jo parasti cilvēki saka ziedojums. Tāpēc man patīk arī tas Facebookā ir tas saits atbrīvojies no lietām. Jāraksta pēdiņās, kas nav vajadzīgs. Cilvēki atdod skolotam arī bišķi lietas, kas nav vajadzīgas, bet tas, kas mums ir dārgs, mēs tik paturam pareizi. Dārgākās lietas mēs laik paturam, mēs negribam dot mums citam. Atbrīvojies no lietām nav labākās manas salikts. Cilvēkam viss nav vajadzīgs. Tāpēc, ja brīžam cilvēki aiziet pie skolotāja, pie guru un saka, ņem šito. Man neatkarība, es tev nedošu. Skolotājs saka, man vajag tev neatkarību. Guru nozīmē, kas atņem principā tev neatkarību. Ka tu paliec pilnībā atkarīgs no viņa. Skolotājs izvēlās, ko tālāk darīs, kur tu ies, kā tu dzīvos. Viņš pasaka tev, bet ir jābūt milzīgai ticībai. Piekritīsiet? Tā sekot skolotājiem. Sievietes mūsdienās pat vīram nespēja sekot, kur no skolotājiem. Mēs paši sev nevaram sekot, pareizi? Ko nozīmē sekošana sev? Tūkojums, turam savu solījumus. Visi te šeit tur savu solījumus. Jaunais gads nāk, atceraties. Ir laiks pierakstīt sarakstiņu. Mazāk ēdīšu, pēc 6 neēdīšu, celšos agri, neko vairs nedarīšu sliktu. Ja tāds sarakstiņš uztaisīts jau. Jaunais gads nāk. Mēs jau paši savu zaudējumu autoritāti, mēs ar sev neticam. Mums vairs nav no rītiem, ka mēs pieceļamies, es tev ticu, tev es ticu, spogulī skatās. Tici, mēs visi sasniegsim. Ja amerikāņiem tās metodas ir paši sev uzmundrinā. Tu to vari, tu vari visu pasaules ar tām kājām ir. Pēc talantiņi iziet ārā, jā. Tu ar to. Pēkšņi iespēr zibens un es vairs to nevaru. Ir lietas, ko mēs nesam, kā viņi tāds atkarīgi tomēr. Nākamais ir sadhu. Sadhu. Otrais, ko kā pārbaudīt. Vai mums ir apgaismība vai nav. Ko nozīmē sadhu? Sadhu nozīmē vietas cilvēks, gudrs cilvēks, svētais. Bet tas nav skolotājs. Viņš būtu mums viens no skolotājiem, bet viņš nav mūsu skolotājs. Tie ir svēti cilvēki. Jūs, piemēram, domāju, ka jūs tā apgarots palasiet, tur, es nezinu, Māte Terēzi, tur kaut kādus guru palasiet vai kas, un viņi pateiks, ko tu golas muļķības, nekāda apgaismība tev nav atnākusi. Apgaismība, ka jānogalinā visi ebrejiem. Apgaismība, ka jānogalinā visi krievi ir. Tā ir apgaismība? Nē, tā ir slimība, jā, tā ārstēt ir. Kaut kas nav kārtībā cilvēku. Dusmas iekšā un vispārējais ir. Jāpalīdz viņam ir. Jo neviens no svētiem cilvēkiem, no sadhu, neviens tā kā nav teicis, ka jānogalina kāds otrs ir. Nekad.
Ja cilvēks grib kādu nogalināt vai krāpt vai piemānīt, viņi tādas lietas nemāca. Jebkurā reliģijā viņi tādas lietas nemāca. Ja jūs vīrs jums liek melot vai mānīties, kaut kas ir no kārtībā. Trešais saucās šāstras. Šāstras, ko nozīmē? Šastras. Šastras nozīmē svētie raksti. Jums liekas, ka ir atklākus atklāsmes, lūdzu atrodies savu atklāsmu svētajos rakstos. Jo jums jābūt ir pamatojumam, no kuriem jums nāk šīs zināšanas. Un noteikti jūs atradīsiet svētos rakstos kaut ko līdzīgu jau pateikt. Ir tāds sens teiciens, viss jaunais ir labi aizmirsts, vecais. Mēs neko jaunu šajā pasaulē nevaram izdomāt. Ja kāds cilvēks pēkšņi Facebook ieliek kaut kādu atklāsmu, ticiet, man tā atklāsme ir kaut ko bijusi. Tāpēc ir ļoti interesanti runāt ar intelektuāliem cilvēkiem, ka viņiem ir kas? Viņiem ir zināšanas. Viņš saka, es te kaut ko izdomāju. Viņš saka, Sokrāts pirms tevim sen to izdomāju. Bet šito neviens nav izdomājis. Viņš saka, nē, to jau Dekarts sen ir pateicis. Un to viņš saka, nē, to Kārlis Ulmans jau sen pateicis. Nav nekas jauns, ko mēs pateiksim, tā doma jau ir bijusi kaut kur. Viņš saka, bet tu zini tas un tas jā. Viņš saka, nē, man vecmam to bērnībā teica. Nav nekas jauns. Ja es domāju, ka kaut kas jauns pateikts, nav nekas jauns pateikts. Tāpat kā cilvēkiem liekas, ka viņš šajā pasaulē kaut ko jaunu izveidojuši. Es pamanījuši, es jau ko jaunu izgudroju šajā pasaulē. No ko viņi saliek kopā visu to? No esošām lietām jau. Paņem smiltis, uguni, ēteru, saliek kopā un izveido kaut ko. Viss jau esoši ir. Viņi tikai paņem izēju materiālus un saliek kopā. Ja viss jau tas vienmēr pastāvēs ir. Reiz pie Šiva Prabhupāda pie mūsu garīgo skolotāja pienāca viens cilvēks, viņš sāk dižoties. Esmu miljonārs, man pieder tik daudz, kas... Viņš prasa, kā tu gūsi savu bagātību? Ja tu esi tik bagāts, viņš ir no stikla pārdošanas. Viņš, kur tu ņēmi stiklu? Zini, kā stiklotājs, jā? No smiltīm. Viņš, kur tu smiltis dabūji? Kā paņēmi no zemes? Viņš, tu esi zaglis, nevis bagātnieks. Jo tu nozagi zemes, tu smiltis no zemi un saka, ka tu kļūji bagāts. Tu zaglis esi, nevis bagātnieks. Tu vienkārši nozagi smiltis zemē. Un tāpēc tie, ka cilvēki, kas saka, ir bagāti, principā ir zagļi. Kā var pateikt, ka tā ir mana zeme? Tu to zemi uztaisīji šeit. Tev zeme, tā ir tava zeme, tu viņu izveidoji šeit. Tas ir tavs īpašums. Te nekas mums nepieder vispārībā. Nekas. Jā, bet cilvēki piesaka tiesības, to nezinu, kāpēc. Vot kāpēc? Tāpēc, ka viņam liekas, ka viņi dzīvos mūžīgi. Jums kāds domā, ka viņš nomirs? Ja te kāds reālistiķis tāds pesimists. Jā, es nezinu. ķermenis nomirst. Ir te kāds, kas jūtās vecs? Ir vecs, un arī bieži liekas, kas paliek vecs. Bet jūs zināt to teicienu, jūs esat tik vecs, cik jūt dvēseli. Ja dvēseli jūtās jauns, es esmu jauns, jūs arī dzīvosiet jauni. Labi, man vecumam arī 90 gados domāju, ka viņi jauni. Sāka dejot, viņai tur gūžo, kas izmižģījās. Es saku, nevar padancot, bet dvēseli danco, bet ķermenis vairs nedanco. Nedanco vairāk. Esat mēģinājuši kādreiz. Domāju, izskrien ārā, es pārlikšu pāri mājai šitai te. Vai pat pencelē pārlikšu pāri. Tai peļķei. Tu lec un iegāzies iekšā. Tu saproti, ka tu nevari pārlikt tam, bet iekšā sajūta, ka var pārlikt, vai ne? Tad pārdrošība, es pamanījuši. Un tu lec, ķermenis. Pareiz, man tik 70 ir. Dīvaini sajūta ir. Un ja mēs skatāmies, ka cilvēkam ir 4 nepilnības, var pierakstīt, kāds mums ir 4 nepilnības, jums patiksies. Ja te kādam cilvēkam, kuram nav nepilnības, kurš pats visu var, ir te kāds? Ir tā cilvēki, es pats visu varu, neaiztiec man, es pats visu zinu, nepieskaries man, es zinu labāk nekā tu, pareizi? Es kaut pēc man kaimiņu. Jā, es kaut pēc man tēti. Viss var pats. Man neko nevajag no jums, bet ir 4 nepilnīgi cilvēkam, no ko viņš nekad nevarēs iziet cauri. Mums ir mūsu jutekļi nepilnīgi. Ziniet, pirmais trūkums cilvēkam mūsu jutekļi nepilnīgi. Jutekļi, atceries, kas ir tie? Smarža, garša, oža. Jutekļi. Tie 5 māņi mūsu uztvers. Piemērs ir redzi. Mēs, principā, tumsā neredzam pareizi.
Tas nozīmē, ka mēs nevaram ticēt redzējumu. Nepilnīgi jutikumi mēs neredzam tumsā. Dzīvnieki pat labāk nekā mēs, viņi pilnīgāk ir. Tāpat arī mēs nevaram redzēt ļoti tālu, no tejienes es nevaru izlasīt, kas ir tajā mājā pretī uzrakstīts tumsā. Nepilnīgi redz mums ir. Tāpat ar dzirdi es nevaru dzirdēt, piemēram, ko dara kaimiņš tajā mājā. Nepilnīgi dzirdi ir. Tāpēc mēs nevaram zināt visu, mums ir nepilnīgs, kaut kas mums ir nepilnīgs. Tāpat kā garš mums nevar būt izteikti perfekti. Ja mēs, piemēram, esam diezgan netīrīgi un mēs netīram savu mēli, ir te kāds vēl, kas netīra savu mēli? Jūs tīrat kāds mēli? Jā. Jā? Nopirki! Super! Tu arī dabūji. Nē, es arī tā gribu. Foršā mās. Tā nedabūs. Bet tu nebērs baigi spēcīgi, jā? Tā kā asins šķīs pagājis. Mēles tīrāmies, tas tāds ir, kad var arī karot tīrīt tā te. Notīrīt. Ja tur tāda briesmoņa dzīvo virsū, pēc tam paši būšu šokams, paliks bail. Tāda balta, tāda čups tā virsū. Tie ir netīrumi, toksīni, āma. Tu pat nezināji, ja? Nabadzīt. Es biju dzirdējis tā, bet es netīru nemēlu. Jā, ir īpaši, ka no rīta pamodīsies, ka tu vairāk toksīnu uz mēli, tu vairāk zini, ka tu slim. Tu saka, welcome, sickness, welcome. Tu laipni aicini ciemos viņu. Pirmās pazīmes, tāpēc bija tie cilvēki, kas kādreiz dzīvoja tīrī mēli. Tā es, ka bija maziņa manta, neteica arī parāda mēli, jo rītīgi balta mēli, tad arī slims esi. Jā. Viņiem teica, ēd saldums mēģiņa balta mēli notīrīs. Un tāpat, ja mēs pēc paskatāmies, mums liekas, ka mēs pat 25. kadru filmās neredzam. Zini to 25. kadru? Un kā zombēji kādreiz, viņus ļoti smieklīgi var redzēt. Dzirdēts, tur kaut kādi bildīt. Jā, pat 25. kadrus mēs neredzam. Un tad izņēma ārā aizliedz, bet ļoti nesardas tikai aizņemts. Viņi bija 25 gadus kā zombēji cilvēks. Tāpēc, ka mēs skatāmies filmās, ka reizēm visādas dīvainas lietas var atrast. Zemapziņā, kad liek cilvēkiem iekšā. Tu domā, slēptā reklāma kaut kāda? Viss kaut kas, jā. Mēs neredzam, ka mēs kaut kā, mēs esam nepilnīgi, bet mums zemapziņā viņš iesēžās. Apple, jā. Nākamais, kas cilvēkam ir ļoti liela tieksme, ko viņš sāk dzīvot ilūzijā. Otri cilvēki nepilnīgi, viņš dzīvo ilūzijā. Sāk dzīvot vai dzīvo? Dzīve ilūzijā. Noformulēšu tiešāk. Viņai rauga, ko nozīmē ilūzija. Kas nozīmē ilūzija? Savu pasauli. Ko? Savu pasauli. Jā, mēs dzīvojam ne realitātē. Tas nav īstenībā. Vienam viens padījus reiz jautāja vienam cilvēkam, ne otrā, viens cilvēks jautāja vienam padīvam, viņš jautāja, kas ir pats dumākos, ko cilvēki dara? Tas padījus smējās, viņš saka, tā augsts paliek? Nē, es neko dzēru. Labi. Viņš ir tad jautā, viņš saka, cilvēki redz, ka nomirst suns, kaķis pareizi. Māma, tētis, vecmāma nomirst, bet viņam liekas, ka viņš nekad nemirs. Tā ir lielāka ilūzija, kur cilvēks dzīvo, ka viņam liekas, ka viņš nekad nemirs. Pat Aleksandrs Lielais saprata, ka viņš nomirs. Viņa apglabāja rokām un kājām platā te. Čik var iekurot visu pasauli, bet ja kas nomirst, tā būs pliks un nabaks. Es neko nevarēšu paņemt līdzi. Neko. Veids, kā filozofija saka, viena lieta, ko mēs vienmēr varēsim paņemt līdzi savā dzīvē, tā būs garīgās zināšanas. Jo garīgās zināšanas vienmēr nāk mums kopā līdzi. Cik tu garīgs būs šajā dzīvē, tik tu garīgs ir nākamā dzīve augst tālāk. To Bhagavad Gīta saka, un to arī vispār ieraksts saka. Cik daudz šajā dzīve uzkās garīgo balsti, ka arī nākamā turpinās. Nebūs tā, ka tu nogriezīs, jo, piemēram, šo karotu es nepaņemšu līdz nākamā dzīvē. Kaut es ielikšu zārkā iekšā, bet es nevarēšu paņemt līdzi. Zini, kā vidus laikos cilvēks apglabāja? Viņam lika iekšā tāds triķīti un augšā zvanu lika. Ja bieži cilvēks un dzīve apglabāja, nezināju, cik kā slimības bija kaut kāds, kur cilvēks ir pieviņas kaut ko. Tad bija tāds zvani. Tad es brīžam domāju, kāds ir, bet pamodušies, kaut kāda spoka vienkārši bija kaut kādā komāna, ko iegājuši. Un pēc šim pamostās no čupas izlien ārā. Un cilvēki liks tāds zvans iekšā. Bet te bija vesels stāsts, kāpēc ar ielikt, tur bija vienai, ka tur karalienē kaut kas tur bija nomirst tāds stāsts, bet nācījos un tā konkrēti. Bija ļoti smieklīgi. Un principā cilvēkam ir tādas tendences, ka viņš neredz realitāti.
Viņš skatās, piemēram, uz to, piemēram, otru cilvēku attiecībās. Viņš domā, ka otram cilvēkam jābūt tādam, kā es domāju. Tā ir ilūzija. Pie mammas skatās, uz ne tēvs tipiski skatās, uz meitu un skatās, bet es gribēju dēlu. Un viņš audzina savu meitu kā dēlu. Viņš ilūzijā, ritīgā ilūzijā. Viņš pats savu galvā izdomāja kaut ko, ka tā ir. Viņi ir paši galvā mēs izdomājam problēmas. Neesmu pamanījuši, ka mēs paši izdomājam problēmas. Problēmas jau nav pareizi, svētības jau nav. Nav. Mēs paši viņas izdomājam. Jūs tiek zināt to smieklīgo piemēru. Pie mammas pienāk meitiņa, saka, meitiņa, nopēc man kurpītes. Māte saka, meitiņa priecās, ka kājiņas ir. Melni, bet mēs tā dzīvojam, neesmu pamanījuši. Melni, visi saka, viņam tas nav foršs joks. Bet paskatieties. Mums ir tik daudz lietas apkārt, un mēs nevaram samierināties viņām. Mums ir tik daudz Pirkstiņu un kājiņas mums tik daudz ir pareizi. Un mēs nevaram samierināties. Mēs dzīvojam ilūzijā. Nav realitātes. Reāli mēs vienkārši dzīvojam kaut kādā sapņu pasaulē. Princešu pasaulē. Iedomājieties, ja cilvēkiem tikai ziņās teikt reālās ziņas. Jums būtu patīkami klausīties ziņas panorāmā. Ja nebūtu tā, 50 tūkstoši cilvēku katastrofāls iet, bet Britney Spears saka, nodzinusi mācas ir. Mēs pamirši, kā reklāmas tājas. Tie, kas sabiedriskās attiecības mācījušies, viņi zina, kā tājas reklāmas. Lai cilvēki nesjūt prātā, tikai rādīt tās tiešām ziņas, kas ir vajadzīgas cilvēki, vienkārši saķer galvu, kas notiekās. Nu, pasaulē pilnīgā dimbā, tāpēc kā viņi taisa harmonisku, ziniet? Bēdīgā ziņas, laimīgā ziņas, cipā. Un atkal Dons ir jauns dziesmu ierakstījis, un atkal tā te paskaties paši, kā tiek veidot ziņas. Jo rādīs vienkārši pusstundu, kas notiekās pasaulē, jūs pēc tam domāsiet, viņi tētiņas no gūtas nekāp šārā rītdien. Es neiešu nekādiem klubiem, varbūt es nomiršu, man klubs sakal sabruks. Ja realitāti rādīt, mums būtu baili. Tāpēc sociālai tīkli izdomā visādas trikus. Krāsīs uzliek aizgara fonu, tur mājas sabruka, fikšķi nomaina kadru, tur Džordžs Klūnī saka, liepa sarkano paklā, ka jaunu filmu viņam ir ziņas. Ja nevar rādīt, tiek teikt pesimismu kaut ko pareizi. Cilvēks nevarēs izdarīt, viņš vienkārši sajūgs prātā. Jūs, piemēram, esat reālisti, kā es padomājuši, ka ik 7 minūtes, kad cilvēks tiek izvarots, ik kāds pāris sekundes, 10 cilvēku nomirst, kāds nomirst badā. Realitāte un viss sēž, uģis šodien ir pesimistisks. Bet tā ir realitāte, vai tad nav? Nu jā, sākās, uģis vairs nav interesants. Viņš ir pesimists. Trešā. Cilvēka nepilnība ir tieksme kļūdīties. Ir te kāds, kas nekad nav kļūdījies? Kas nekad nekļūdās? Cilvēkam ir tāda nepilnība mēbos, ka viņš vienmēr kļūdīsies. Un kas cilvēkam neļauj atzīt savas kļūdas un kā viņš noslēp savas kļūdas? Ziniet, kāda īpašība cilvēkam? Egoisms mazliet, tas vārds, kas zem egoismu ļoti slēpjās. Lepnums. Malacīte. Tu zini, šito pa lepnumu tu labi pazīsti, jā? Nu, ka mēs kļūdamies, kurš ir vainīgs? Māsa, vai ne? Mēs arī kaķi. Uzreiz kaķi vainīgi, ka visi sagāz mājās. Vai nekārtīgi. Jā, kaķis vainīgs ir. Atceries, mēs mācāmies katru reizi šo mudru, atcerieties šo. Visi ir vainīgi manās problēmās, ar vienu pirkstu pret citiem, ar 3 pret sevi. Kurš vainīgs ir? Mācties šo mudru visu laiku. Visu uz uģi rādu. Visi, jā, uģis ir vainīgs un īstenībā viņi esi vainīgs. 3 pret 1. Tu nezināji to? Es tikko pamanīju. Nu, kurš tad ir vainīgs? Nu, es, nu. Tu rāda, jūs esat visi vainīgi un 3 rāda pretī visu laiku, nu. Ik reiz, kad rāda, tu kaķi vainīgs vai teica, mamma vainīgs, un pats sēd vainīgais. Mēs spēlējām vienā lekcijā, atcerieties to spēli, ka mēs sadījāmies pa 2 un smējāmies. Jūs tik bijāt visi, vai ne? Jā. Daži nebija, bet mēs nāskārtos. Mēs pēc tam kādu citreiz uzspēlēsim smieklīgu spēli, kur citi vēri vainīgi mūsu problēmās. 4. lieta, kas mums ļoti, ļoti patīk, mums ir tieksme krāpt citus.
Un brīžam cilvēks, kam ir šis lepnums, viņš sāk attaisnot sevi, un ko viņš parasti izdomā? Melus. Nesat pamanījuši? Tā ir tā krāpšana. Viņš pasaka, visam ir vainīgi, viņš atbild patīk, un viņš sāk izdomāt. Izdomā mēls par viņu kaut kādas, un krāp viņu. Tāpēc, ka negrib atzīt savu vainu. Cilvēks krāpjas laiks savu. Viņš krāp citus, apmāna, bet, ka nevar atzīt savu vājumu. Mēs paši sev apmānam, mēs laikam krāpjam, zinu to? Cik mēs bieži krāpjam no rītiem, ka jākāp ārā no gultas ir. Esmu dzirdējuši tādas mantas, tādas balsis, ka tu te ko arī gulēt? Guli, draugs. Eju, tā bija apgaismība, es sajūtu. Es stāstīju to stāstu, ka pie viena garīgā skolotāja pienāk viņas skolniece, viņa saka, skolotāja, es runājos ar Dievu. Skolotāja saka, oho, ko tev Dievs saka? Dievs saka, kad es no rīta kāpu no gulcā, Dievs saka, ej gulēt, dārgā. Tu esi laba meitene, guli tālāk. Un es saku, protams, Dievs, un es apsēdos un guli tālāk. Bet cik, kad cilvēkiem kāds atklāsmes nāk? Jo prāts laikams apčakaries, neuztraucieties. Viņam tā patīk. Un atceries, kā es jums mācīju, kā ar prātu sadraudzēties, kā var agrāk celties. Atceries, jums stāstīju. Jūs katru rītu viņam sakat, mīļais, dārgais prāts. Pienāks svētdiena, mēs gulēsim visu dienu. Bet tā mēs celsimies ļoti agri. Bet svētdien, Dieviņ, tēti, mīļais prātiņ, tu varēs gulēt visu dienu. Es pat telefonu nelikšu tūmā. Modinātāji, nebūs 15 modinātāji. Mēs gulēsim. Un prāts saka, wow, viņš tās padomās, deri. Man necik vienkārši prāti ir pārliecināti. Tā pakā jūs sakat, visu nedēļu neēdīšu salmas, bet svētdien, Dieviņ, tētiņ, kā pieēdīšos. Bet, kad pienāks svētdien, vai te gribēsies? Cik daudz viņas apēdīs? Tic man, netik daudz kā visā nedēļā kopā. Tu apēdīs ļoti maz, tāpēc, ka kuņica būs sarāvies, un tu apēdīši 2, konfitīs, to būs no cukuru jau būs pāli. Galvā būs iedevis jau. Tāpēc, prātam, ir kas? Bhagavad Gītā rakstīts svētajos rakstos ir fantastiska frāze, ka vieglāk ir savaldīt vēju nekā savu prātu. Vieglāk ir vējas savaldīt nekā savu prātu. Ir tik kāds praktizē savu prātu savaldīt? Pieķēdiet kaut ko pie māja, pie krēsla. Vai mums nav bijis tā, ka jūs brīžiem domājat, ka jūs esat šizofrēniķi? Nav, vai? Ka jūs sēžat un jūs domājat, ko man prāts domā, viņš pats mēs tam pa muti sadot. Māsu mēs varētu nostīcināt un pārbēgt pāri mašīnu 15 reizes. Saka, fuj, tā tik man māsa saprāts ieslēdzās. Skaties, es sunu kādu plācis smirtīgais mīža. To plugu izmest ārā. Visās dīvainās dzīvēs. Mums nav tā, ka mēs pirms sarunu galvā notiekās. Tev viss kārtībā? Man nē. Es atzīstu, ka man nav. Dīvains prāts izmet lomas. Mēs varētu paēst, pēc tam pavēmt un atkal paēst. Tas jā, Amerikas seriāls saskatījās. Es no kaut kādām filmām nāk un kaut kādām tādām lietām. Bet kas mums realitāte notiekās? Es jau to jau neredz, nu tā. Bet kas mums ir, kas prātā notiekās? Nes pamiešu. Es varu to, man mans. Cilvēks sēž mašīnā, viņam kāds pieskarās mašīnu, viņš ir, ko tu aiztiec mani? Viņš jau domā, ka viņš mašīnu paliec, saprotiet? Cilvēks, mans fotokamera, mans dators noiztiec. Viņš savu kopā tā te. Es pamiešu, kā es savu kopā tā nav šizofrēnija, ka jūs domājat, ka jūs esat dators. Jums tik ir tāda mantiņa, jūs nekad nevarētu šķirties pareizi. Nav šizofrēnija maz. Ka jūs domājat, ka jūs esat tā mantiņa. Nav dīvaini mazliet. Un jūs saucat man par šizofrēnijas. Dīvaini pasauli pareizi. Tāpēc vienmēr mums jāizdomās, uz kurienu jūs ejat vispārībā. Visā šajā dzīvē. Veids, kā filozofi, viņi ļoti ātri atklāja, viņi atver tādu mazu brīlītes vaļā, mazu lociņu atver vaļā uz šo pasauli. Viņi pasaka, ka nav nemaz šī pasaule tik skaista, bitīt matos. Nav skaistums. Tāpēc, ka mēs nemākam ar skaistu lietām paskatīties, mēs esam aprobežojuši sev. Mēs pieprasam, Dievs, tev viss apkārt skaistu, sakārto man māju.
Ja nav Dievs, tad ko mēs darām? Sievas atēs, sakārto māju. Nav sievas, saka, mamma sakārto. Mēs kādu citu nometam. Ja parasti es paši arī zinu šo skaistāko mantru, pasaulē slavenāko mantru, var piekstīt, ļoti slavenu mantru, es jums visiem došu, var piekstīt. Pasaulē slavenākā mantra, es pat naudu neprasīšu par šo mantru. Ja parasti par mantrām prasa naudu, es neprasīšu. Rakstīt. Par mantrām prasa naudu. Mēs tik esam kādā pasaulē. Aiziet pie tiem guru, viņi te pateiks, pļurkt, 100 eiro. Mums ir tādas mantras izdevuma un tulkojums. Piekstīt pasaulē slavenākā mantra. Pierakstīt, es nejaukošos. Nepierakstīts, ja? To mantru domā, ka zini. Tu vēl nesaki. Bet es neteikšu, tad es nesāku rakstīt. Tas nebūs joks nopietni. Pasaulē slavenākā mantra, ko es atkārtot katru dienu pa 1000 reizēm. Zini, kā tā mantra saucās? Es man mans, super. Es man mans. Pasaulē slavenākā mantra. Es man mans. Atkārtojiet tādas lūkšanas. Pats varu, viss ir mans, man vajag. Tā ir tāda lūkšana. Un kas mums aug no šīs mantras, no šīs lūkšanas? Neko? Jā. Mēs paliekam no tā pēduši pareizi no tām lūkšanām. Neesmu pamanījuši. Mēs tikai par sevīm domājam. Tas ir populārākās pasaules lūkšanas. Pamēģiniet kāds mājās aiziet, uzrakstīt domrakstu par sevīm, bez vārdiem es man mans. Uzrakstīt domrakstu. Jums kādās laika personā būs jāraksta? No malas. Nenormāli, bet vārdu neizmantojot savu. Ļoti grūti, ka mēs tik daudz esam egocentri, domājam par sevi, ka mēs nevaram ieraudzīt pasaules apkārt. Pastāstīšu jums savu smieklīgu stāstu. Es jums stāstīju par bezdegunu sektu, vai ne? Stāstīju, ne? Indijā ir bezdegunu sekta tāda. Un viens zaglis, viņš bija baigais zaglis, viņa valdnieks pieķēra. Viņam pa sodu valdnieks izdomāja smieklīgi nogriezīšu viņam degunu. Lai visi redz, ka viņš zaglis ir. Viņam nogriez degunu, viņš domā, pats nabadzīgs, ko lai es tagad daru, vispār viņam ņirgās, bezdegunnieks. Visi iet apkārt ņirgājās. Viņš nabags domā, ko es izdomāšu? Izdomāšu tā, kad es redzu Dievu. Viņš nokrīt zemē, sāk kratīties, Indijā tas ir normāli, kratās puts pa mutā, Dievs, es tev redzu! Visi cilvēki saskan apkārt, Indijā ļoti daudz cilvēku, viņi tic visam. Viņi saskan apkārt, viņš redz Dievu, visi sāk klanīties, tur celt augšā, un visiem saka, Gurudži, svētais cilvēku, kā tu ieraudzīji Dievu? Viņš, kā? Neesat pamanījuši, kas mums trauc ieraudzīt Dievu? Visā domā, kas? Deguns! Neesat pamanījuši, ka mēs parasti ejam iedomīgi, ka mēs ejam pa priekšu degunu. Iedomīgiem cilvēkiem, zin, kas nāk iekšā pa sākumu? Deguns ir pēc tam pats cilvēks. Čenāk ar degunu iekšā. Iedomīgi ienāk. Kas tu jums te? Tāds deguns ir priekšā, un te tikai pacīt ienāk. Un visu, ko degunu nociešt, un tas ieraudzīs Dievu. Jā, ieraudzīs Dievu. Viens saņēmās ritīgi tā, man jāredz Dievs. Viņš aiziet pie to skolotāju bez deguna. Viņš tas rituāls uztais un šļarks deguns nost. Un tam, kad nogriež degunu, ko viņš dara? Viņš skatās apkārt. Viņš aiziet pie to skolotāju. Skolotāju, es neredzu Dievu. Viņš, protams, ka tu muļķi neredzi, bet nesaki to pārējiem. Ja viss smiesies par tevi, tāpēc kā pa maniem. Sapratiet, kā izveidojās šī bezdeguna sekta? Ja neesniegi belepo, jeb smējās. Tāpēc mums traucē brīžam deguns. Mēs nemākam dzīvot par to, ka mēs domājam par sevi un par savu egoismu. Brīžam, bet tiešām dažam cilvēkam traucē deguns. Viņš tik iedomīgi iet deguns gaisā un esmu tāds super cilvēks, pārcilvēks. Ir tāds teiciens. Ja tu nepaklanīsies dzīves laikā Dievam, nāves laikā tad būs jāpaklanās. Tad, kad tu biji dzīves un vesels, nevari paklanīties Dievam. Bet tad, kad tu nomirsi, ko darīs vienkārši pļakš, sabruks. Un nevarēs paklanīties. Cik brīžam ir cilvēki, kad vīrieši, kas ienāk templi iekšā, viņam jāpaklanās zemē, viņi nevar izdarīt to, viņi nevar paklanīties. Viņi nevar dabūt galvu pie zemes. Ego neļauj vienkārši paklanīties, ka kāds ir augstāks nekā viņš. Neļauj. Cik jūs sievietes bieži paklanīties savam vīrietim?
Amalija? Jā, tu pakalnies savam vīrietim? Nekad vai ne? Viņam! A, kāpēc nepakalnies? Vai viņš par tevi nerūpējās, nemīja tev? Bet vai te grūti pakalnīties? Vai ne? Jūti? Nav pieņemts. Redzi? Bet tev jābūt ir zemāk, lai vīrietis par tevi varētu rūpēties. Ja vīrietis par tevi nevarēs rūpēties, ka tu nebūs zemāk pa viņu. Es mans. Nav tā, ka tu esi mācījies, ak, vīrs, Uģis man samāca, ak, vīrs un zemē. Viņš ir, tu vairs nekur neies, mīļā. Ak, vīrs. Dar to, kad vīrs pat guļ, draugus guļ no rīta. Vecākiem, es saku, es pakalnījušies. Es saku, es vecākiem pakalnījušies, tā reāli pie zemes piekoši galvu. Paldies, māte. Nu, tik zemu, nē. Tā. Nu, redzi, ja šitā tev īstā. Kas tā vairs bija? Vai kaklas sāp? Bet tā reāli pie kājām pakalnīties un teikt paldies. Vediskā kultūra no paša bērnības māca. Bērniem katru rītu viņi pie mātei gultu un pakalnās. Tieši tā, kultūra. Viņi māca kultūru, ko, kad vienmēr kāds augstāks par tevīm ir. Mums māca. Mums visiem. Jums visiem jākalnās man ir. Jums visiem jākalnās man. Pamēģini papraktizēt. Jums tas tāds, jums tā atvērsies tā čakriņu vaļā sirds. Pamēģinās, jā. Bet pamēģini, ko te no rīta, kad vīris guļ mājās. Tā kā paklanīties. Labi, es parādīšu, zini kā. Nē, tas ir fiziskā, skatoties, tas izskatās šādi. Tu paskaties, mīļais, dargais vīrs. Tu pakalnies viņam šādi. Fiziskā nozīmē. Fiziski, jā. Tas tik grūti saprotams ir. Nu jā, bet tas ir tieši tā kā tas ārpieši, ka mūsdienu kultūra tas nav tā pieņems, mums tā neaudzina, un cilvēki sāks mums skatīties, kas dīvaini. Pamēģiniet, un tu redzēsi brīnums, kā mainīsieties paši jūs. Jā, protams, visi aizliekš šeit naktos. Nu, bet pamēģiniet, vīrs jau teica, ej biežāk. Ja viņš gribēs par tevi rūpēties. Viņš kļūst augstprātīgs. Augstprātīgs? Jā, Nu to, ka tu klanās augstprātīgs? Nē, bet viņš var, viņam var rasties tāda vēlme, nevis vēlme, bet tādas domas. Kad esmu princis, māsēm manas kājas, sievieti. Manipulēt. Jā, tā manipulēt. Zini, kas ir divi fantastiski metodi. Viena metode ir komandēt cits. Nu, cipā būt vienādā līmenī, kā mūsdienās sievietes. A otra ir izkausēt vīriešu sirdi ar, zini ko? Ar mīlestību. Jo viņš redzēja šo bezcēloņu mīlestību, kad sieviete vienkārši, jā, mīļais, tā masēt kājas, jā, viņš ir, tiešām dīvaini palikusi ir. Viņi seko visam, kam es saku. Bet viņi to dara nevis aiz ko? Es kaut kādu pienākumu, bet aiz mīlestības. Kur sievieši šeit māk mīlēt? Vīrietis. Ir kāds, kas māk mīlēt? Vai mīlestība tikai attiecībās ir vajadzīga? Mīlestība jau kaut ko tu dari. Mīlestība jābūt jau dzīvē ir. Par to būs rītdiena lekcija, ko es runāšu. Cilvēki nemāk mīlēt vairāk. Viņi liekas, ka viņi divi satiekās, ka viņiem mīlestība, kas ir? Dod mīlestību Miku. Viņam liekas, ka tikai divi cilvēki var būt mīlestība, bet ja jums nav mīlestība pirms tam, jums nebūs ar mīlestību attiecībās, nu? Mīlestība pirms tam jābūt ir. Domā, bet kā tas ir? Mīlestība jābūt tā. A, ko lai es mīlu? Zin, kā vīrietis praktiķis runā, ko karot mīlēt? Mīlestība ir cieņa, mīlestība ir tik daudz zemvārdi, cieņa pret dzīvi, cieņa pret citiem, rūpes. Tas ir tas, kas trenē mūsu to mīlestību. Tie mazie ABCD punkti zem mīlestības apakšā ir. Ja viņi nebūs, kā tu varēs paklanīties? Kā var sieva, kas mīl dievinu savu vīrietiem, nepaklanīties? Vai ne? Kā? Ja paties mīlestība bez emocijām, cilvēks iet paims un paklanīsies, piekritīsiet. Čak, ja tas mīļais, man tā ir pateicība, man, ka es tiešām to dievi, tu esi fantastisks, tu izmainīji man dzīvi. Es iesaku šitam upetam paklanīties, es blogu izgrūst ārā. Nu, tu domā, un tad sievietes jūda jautājumu pēc lekcijām, viņas jūdā, pa ko tam vīram klanīties? Tāpēc, ka mēs vairs neredzam, pa ko viņam klanīties. Tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši. Sievietēm ir tāds mazs netikums. Viņas pamana tikai vīriešos trūkums.
Jums kas jādara? Tikai labais jāredz. Vai ne? Visu sievietēm jādara izklausās. Vīrietis strādā. Viņam pat nav laiks domāt. Lai sieviete viss būtu, viņš iet un strādā, jo vīrietis jau nevar saprast kaut kādas emocijas. Divi tetiņi, ko jūs mums liekat emocionāli saprast jūs, galīgi traks esat. Jūs paši sev nesaprotat, kur mēs jums jau sapratīsim. Iedomāties, tu atnāc, mēs vīrs atnāk uz mājām, 3 stundiņas pastrādājas, un tagad mēs sēdiesim un sūtīsim mīlestību viens otram. Vīrs saka, ok, izģēbās pliks un sēž blakus. Sūtam! Es varu sūtīt visu laiku to mīlestību tev. Vīriešu mīlestības sūtīšana, kāda viņam ir? Sievietes, paturēsim plaukstiņu viens otram. Tas ir kā māc mūsdienās, paturēsim vīrs tur, Un tālāk. Ko darīsim, ko darīsim? Viņš saka, sajūti mani. Vīrs sēž. Jūs pamēģiniet to kāds papratīt saviem vīriešiem, bet ar normāliem vīriešiem no ielas, nevis kādiem jogiem. Ar tiem pašiem jogiem pamēģiniet, tik smieklīgi, viņi nevar izturēt. Kad sieviete tiešām tāda garīga, viņa jautājums, cik tāds vīrieši pazīst? Dažas. Pārējie vīrieši tāpat mājās dara. Es par tiem jogiem runāju. Tu saki, pat jogi nevar. Bet mēs runājam par pseido jogiem. Mēs tā tante nodarbosimies. Sieviete tur rokas, viņš jau pēkšņi pa to laiku kaut kā nezināmā kājām nolicis apģēbi un sēž jau kājas pretī. Paskatīt, cik daudz tantra joga, tu tikai kājām var iet un pasniedzies vīrietis, viens pārējās sievietes. Smieklīgi. Tas ir nenormāli grūti, ka vīrieši tiek tās tantrām nodarboties ar mantrām un kastēm un pantrām un visā ko. Smieklīgi tas ir. Kāds vīrietis, tā ir vīrietis, tāpēc viņš ir vīrietis, kam ļoti grūti savaldīt, ir savs jūtekais, kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir ļoti grūti. Ja sieviete vīrietim nedos saprāt, viņš nespēs savaldīt savus jūtekļus, nespēs. Sieviete jāmāc vīrieti to darīt ir. Ir tik kāds vīrietis, kas savald savus jūtekļus. Savu lielo jūtekli, teiksim tā. Grūti savaldīt, pareizi ir. Pie pirmās izdevības brīža mēs sākam šaut ar viņu. Tāpēc ir tas variants, ka vediskā kultūrā mācīja no bērnības šo kultūru, ka mēs saprotam, ka ir augstāks, ka ir skolotājs, ka ir autoritāte. Autoritātei jābūt ir. Kas ir bērnam autoritāte, kad viņš piedzimst? Tēvs, atšķirībā kas piedzimst, bet principā mēr tēvs ir. Tēvs ir ģimenes galva. Pēc tam, ka izaug meiteni, kas tad kļūst viņa autoritāte? Vīrs. Tēvs izdod ko? Meitu pie vīra. Jums māsiņas tā ir? Teica, brauc pakaļ. Redziet? Mēs pagājušajā smējāmies. Vai jums joprojām tēva meitenes brauc pakaļ uz disenēm? Tēt, man 38 apbraucam pakaļ, man nepatīk šiem disenē. Tēvs saka, jā, mīļā meitiņa tuņās. Tas ir tēvs, pareizi? Meitenēm mēr tēvs būs ļoti svarīgi. Būs labs tēvs, būs labs vīrs, garantējumi. Tāpēc, ka tēvs vienmēr parūpēsies par to, pie kāda tad vīra aizgāja īsti meitiņa. Viņš tā pārbaudīs dieviņu tētiņu, jo viņš meitu sev tā mīl, ka viņam būs tāds saraksts. Viņš saka, tā, kur bijis policijā iesniegt un pārbaudīšu, kur ir bijis, tu vienkārši tam iziet cauri. Tas jau nav tas, ka viņš ir slims. Viņš vienkārši nenormāli mīl jūs. Un tad, kad jūs izauksiet meitiņas, tikai tad jūs sapratīsiet, kā tēvs jūs mīlēja un kā viņš pie jums rūpējās. Tagad saka, viņš debijus man faters ir. Viņš policijā zvanīja, prasīja, vai tur Jānis Bēdiņš nav sēdējis un kas vēl tur Facebookā visiem draugiem viņam rakstījis ir. Viņš vienkārši mīl jūs. Viņš negribēs aiziet pie kaut kāda disko zaķa atkal preceties. Kas piekš un staigā tālāk nākamā. Fāters. Kas vīrietim autoritāte ir, ka viņš pieauga? Skolotājs? Jā. Vīrietim obligāti jābūt skolotājiem, bet tas nav viņa tēvs. Jo vīrietim tēvs vienmēr būs guru. Arī meitai, bet vīrietim, kad viņš pieaug, viņam vienmēr būs jāpārāk guru, kas no malas, jo tēvu līdz galam nevarēs paklausīt. Tāpat kā vecāki, ļoti labi vecāki zina, ka bērni paši nevar izaudzināt pareizi. Piekritīsiet, kur ir māte vai tēvs kāds šeit ir. Ka paši savu bērnu nevar izaudzināt. Tāpēc, ka bērns saka, kāds vienmēr būs? Izmantos. Labiņš. Tu tak nevarēsi savu bērnu sodīt līdz galam, kā jāsodi ir. Māte tā labi zina, jā, bet
Nesit viņu tik stipri labi. Nā, mēs tik, viņš ir pāris cilvēks nodūr, un tas tik nekas labosies. Vai kāda mācaka dūr nost viņu maita, slepkau. Viņas nevar. Bērni brīžam dzīvo 40 gadiem pie vecākiem dēli. Mamma cigaretes pat viņam pērko pareizi. Viņi tik mīl viņu. Kultūra, kad vecāki nevar izaudzināt dēli tīpaši. Ja pat jābūt skolotēm, kas pat viņu skatās kā par kārtību bērni. Viss vienādi, tāpēc arī mūsu ģimenēs šo veidisko kultūru nemāc, tāpēc, ka veidiskā kultūrā tavs bērns, mans bērns, viss bērni mani. Viņiem viss bērni kopā nāk iekšā. Bērni viņam tagad tāda klejotāja no vienas ģimenes potru un mācek bērni ēst, meitiņas dēli. Viņiem visi meitas un dēli. Viņi nešķiro, viņi visi kopā aug. Viņi ceļ apkārt, tagad tā skudri pūsts vienā naktī, tur padzīvoši, pēc tam tas pūks ir tālāk, viņi tā dzīvo kopā izauga. Viņi iemācās no bērnības dalīties jau. Cik mēs bieži dalāmies ar to, kas mums ir? Nesanāk, ka tāpēc, ka no šīs zināšanas mēs ir pazaudēts. Mēs esam palikuši par šiem bomžiem, runājam rupjā valodā un pēc tam sakam, jūs bērni nelamājieties. Es saprotam tēvam atgādāt, saku, tēti, ka es nāku mājās nelietotu vārdu B. Nu, bļim, tikai rupjāk. Nelietot, man ir grūti klausīties. Tēti, pareizi, nedrīkst. Izmēs dēlam jāmācina, kā runāt ir. Cik vienkārši pretīgi klausīties ir, nu? Ka blin tā valdība, blin tas tur, blin tas tur, visu laiku pankūks. Grūti klausīties ir. Jums nav pašiem grūti klausīties tādas lietas. Veidiskajā filozofā laiku mēs nākamos kursos mācīsimies. Nākamās lekcijas temats, bet es nezinu, kad viņi būs. Kaut kā dienu. Būs vēl interesi, bet es nekas lasīšu tā sev. Esmu izlēmis, nolasīšu 30 lekcijas. Tāds zinošās. Nākamā tēma ir reinkarnācija. Tas tāds temats ir, no kurienes mēs īsti nākam. Kas ir dvēseli, kas mēs īsti esam, uz kuriem mēs nonāksim. Tas par tām pārdzimšanām un visādām īpašām lietiņām būs. Vai kādam ir jautājums par šīs dienas tēmu? Par mūsu valodiņu un sanskritu visām šīm lietām, par veidām. Tipiski cilvēki. Man jautājums par to, kuri bija rietumnieciskie zināšanu iegūšanas veidi. Atceries tie divi? Atklāsme. Atklāsme un? No augšas. Nu tas, kad cits kaut kas pateic priekšā. No augšas kāds pateic priekšā. Tas ir vienkāršāk izskaidrot, kaut kādas augstākās būtnes. Tā mēs rietumnieki tūkojam. Te visi. Jums ir bieži tāda sevi bieži, ka jums kāds sarunājās no augšas. Ka jūs esat ļoti mierīgi, jūs ļoti labi dzirdēsiet, ko? Citus. Brīžiem jau cilvēki nedzird paši sev, ko viņi domā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi prāts traucē. Gribu pārbaudīt savu prātu. Kāds pārbaudīt savu prātu? Atnāciet uz jogu, jūs pārsmiesieties. Tas ir tik fantastisks, smieklīgs projekts, ka tu apsēdies un tev jāpasēž 10 minūtes mierā ir. Tu sēdi, prāts saka, tev niez auss, deguns niez. Tev kāju nokritīs, tik ilgi sēdies. Paskaties, viss apkārt briesmīgs ir. Ejam prom, tu tik bēst. Tu neesi mazgās, tu smirdi, deguns saka teikt. Tu domā, dieviņ, 10 minūtes pasēdēt mierīgi. Bija jums tā šodien meitenes jogā? Man vienmēr tā ir, man vienmēr tajā brīdī sajūta, ka man galvā ir miskast, ka man vienkārši vaļās visādi zūji. Bet tā tak neesi tu. Tu piefiksē tajā, tu piefiksē, vai ne? Tajā brīdī, jā. Kad tu sēdi un tu jāpastāv vienkārši 2 minūtes uz vienu kāju. Un prāts, bļā, tu kas kāja salūzīs. Bet tas 2 minūtes pastāvēt uz kāju mierīgi, nekustoties. Visu laiku cilvēks tarinās, ņēmās, kasās, viņš pat nemāk mierīgi nosēdēt. Kurot runa par to, ka cilvēks grib prātu savaldīt? Jūs pat nevarat savaldīt savu degumu, visu laiku neies. Bija tāds smieklīgs YouTube video, viens samurajs sēž meditē, un uz laiku apkārtē mušļi lido viņam. Lido tā mušļi. Es redzējuši, un pēkšņi nosējās viņam uz degunu. To sauc par to Mērfija likumu. Ja būs jau kas traks, tas arī notiksies. Mērfija likums bija, jā? Mērfijam bija tas, jā? Ja būs jau kas stubākas kļūdamās, tas arī notiksies. Un iedomājies, lai arī kas būtu tieši deguņu apsēž. Un viņš man, kā tas iespējams ir? Viņi tā lido apkārt, esam tik mierīgs, šanti. Viņš atrāc, viņš sēž uz kasiem tieši pretī. Viņš ar viņu lūri tiešām acīs. Jogo, jā, forši. Mēs kā Dievs pārbaudīja. Un viņš nevar izteikt, viņš sāk dzenāt tev mušu, un pēkšņi izvalk uz zobaru, faks pārcēt uz 2 pusēm. Muši pārcēt, nokrīt. Un pēkšņi tās vienas mušas, parādās 2 mušas.
saciet vienu mušu, divām pusēm, no tām izaug vēl divas mušas. Viņš sāk cirst tās mušas, un tās mušas, ka pārcēl, paliek divreiz vairāk uz laiku. Viņš vairojās, tā te. Viņš beigās sajūt, un priekš viņam iekšā tādu gudru domu guru saka. Just be quiet, happiness inside you. Un viņš apsēžās un tā mierīgi. Smaida apkārt mušu vienkārši, muģiem, sēžam ausīs, vienkārši deguna, visu, ko viņš sēž mierīgi. Un viņš iztēlējās, ka viņš ir kaut tā dārzā, kur pūš vējš. Viņš pilnīgā mierā ir, ka apkārt milzīgs bardaks ir viss. Pareiz, cik vienkārši. Tu esi tur, kur to domas ir. Tāpēc, ka tā veidiskā kultūra man pateikt, no paša bērnības māca mums būt mierīgiem, pacietīgiem. Ja jūs kādreiz aizbrauksiet uz Indiju un iekāpsiet viņa autobusos iekšā, neviens baltais to nevar izturēt. Indieši to dzied, vienmēr tu sēdi autobus, viņš iebauž šo dibeni sejā, viņi, zin kā, saspiedušies tā te ir. Sēž, viņi tur čau, normāli tev iet. Aizmēs mūsu tramvajos 6. iekāp iekšā, kas pārpalīt. Es braukšu ar taksi. Viņi nevar pat iekāpt iekšā, ka viņi redz, ka viņi saboja. Indieši tu tā te guļ viens otram, čau, foršana, jā, bet dots, bet man bija tāds kultūras šoks, ka es biju Indijā. Viņam no bērniem šī pacietība tika audzināta. Pēc, ka viņi pacietīgi. Un jābrauc tā 3-4 stundas, viens otram virsū guļ tādu. Viņš ka vietas ir nāc iekšā. Un Baltijas saka, nav vairs vietas. Tā parasti mēs ar takšiem braucām. Viņiem ir maziņa mašīna, un tur 10 cilvēku, tā kā vairs nav kur ielīst. Viņi brauc un šoferim klēpī sēž 2 cilvēki, viņš brauc pārsniedz ātrumu. Viņi brauc, tur mierīgi kāds izkrīt ārā, piestāvēts iekšā. Viņi pilnīgi mierīgi ir. Viņi piestāv, tu pietur, viņš saka, nav vairāk vietas, ko tu pietur, tu dušas. Kā, tu paskaties, pilns ir, tev klēpī vēl vietas, ir tev vēl lēc tiekšā. Un vēl 10 ievac, un tu pēkšņi pēc kā laiks sabrauks ir bezjēdzīgi, tu vienkārši paliec kāds. Tu pieņem to. Viss. Un tu esi tik mierīgs un laimīgs, tu viņiem sāc runāties, smieties un vispārējais. Tāpat ir visās dzīves situācijās. Attiecībās kāds notiekās. Es pamanījuši. Ja tu vairāk uzvelcies, jau vēl interesantāk būs. Nes pamanījuši. Tāpēc, ka lielās attiecības ir parasti izjauts kas? Sīkumiņi. Ne jau lielās problēmas, sīkumiņi. Viņi sakrājās, un mēs te kasam tās plums, tā te riebikas nevar zeķis novāk, un pārēr nevar novāk, un sākās. Un pa visu ķermeni jau sāk kasīties. Sīkumiņš sāka niezēt. Mums vienkārši bija jāpacieš. Un mēs domājam, super, aklais var novāk zeķis tur, kad es gribu. Vīram. Akal viņš nav nabaks mazgājis, aiznes uz dušu, jānomazgā viņš ir. Ja mēs tā skatīsimies, zin, cik mierīgi būs dzīvot, to arī māc tas veidiskais viss tā runāšanas veids. Viņi māc šo sākotnējo cilvēku dabu, viņi māc šo spoguli notīrīt no paša sākuma. Nobērst viņu, notīrīt. Ja mums tur tāda putekļa dieviņa teitiņiem, ar manas mantrām samests pilns tur ir, mēs vienkārši ciešam. Ja mums liekas, ka mums kāds no augšas saka šo atbildi, mums sākam jāiztīra ausis ir, lai dzirdētu. Mēs biežam attiecībās nedzirdam, ko mēs viens otram sakam. Satiekamies un kā tev iet un apdēl. Pat nepaklausījās, kā īsti notiekās. Tāpēc veidiskā kultūra māca, ka sākam ieklausties, kas mums blakus ir. Ieklausies savās sirdsapziņā, tāds teiciens, ziniet? Kas tad ir sirdsapziņa mūsos? Kā var zināt, ka tā ir sirdsapziņa? Vai cilvēku prāts ir? Tāpēc cilvēkam jābūt šīm ētiskām zināšanām, jābūt šiem svētie rakstījās, tāpēc viņam jālasa Bībeles. Svētie raksta Korāns, un kas viņš pamostos šīs sākotnējās pareizās skatījums uz lietu būtību. Ir vēl kāds jautājums? Vai es saku, labēdināju visu? Jāklanās mājās un jāpieņem visu zeķis, ka mētā suns, kas sagraus visu. Paldies, mīļais, tu parādīji, kāds es esmu. Paldies, mīļais. Jūs tā varēsiet mājās izdarīt? Varēsim, jā. Un bija pieredze, mums stāstīja, kā mēs smējamies, un bija suns tāds. Un viņš tā grauz, viņš sagrauz mīļākās austiņas dārgākās, ko es krāju, ļoti ilgi nav templī. Es nepēc austiņas šatāk mājas, viņš sēž tām austiņām ap kaklu, tāds sagrauz tā. Mēs bļauj, tur slāk, un kā Agnēs stāv blakus, viņa smējās, nu kā tu sunīt, tā kā es pasaku viņam miers, zin kā, mīli viņu, viņš arī dzīvi radīt viņu. Es saku, jā, protams, ka tu pēc tam piesaist maņču, ka nekā nav vainīgs. Es domāju, paskatīšos, kā tev būs. Tad mēs atnākam pāris dienā mājās, un viņš skatās, guļ sunīts gūtā, un jaunam zābakam caurums tāds izgrausts ir. Viņa tā bez vārdiem pienāk klāt, paņem sunīt, attais dušas, izmet ārā un aiztais dušas, ja tad sēž laimīgi.
Es saku, es arī gribēju redzēt, kā jums būs dzīves situācijās, kā notiksies. Ka jums Dievs pārbaudīs, bet tā pārbaudīs bija ticamātos. Ka jums vienkārši būs tā dzīves situācija, ka jums reāli nāks un atņems visu. Vai jūs joprojām smaidīsiet? Vai jūs pēc tam būsiet tikpat mierīgi, ka jums atņems visu? Vai iedos tik daudz, ka jūs pat nevarat panest? Izstāstīšanas beigām par to krustu. Esmu viens no mīļākajiem stāstiem par to krustu atceraties. Vienā tumšā naktī, vienā tumšā pilsētā, vienā tumšā dzīvoklī, Vāčplēš ielā 77, Jogas istabā atskan balss. Uģi, celies, seko man. Viņš tāds ārā no gultas, sako, jā, balss, tā ir apgaismība. Beidzot man ir atvērusies šī čakra. Es sekoju šai balsī, es bet Uģis mistiskais, viņš sekoju šai balsī, viņš seko, un pēkšņi, kas notiekās, viņš pienāk pie viens alas. Jā. Čau. Viņš pienāk pie šīs alas klāt, un tur alā viņš iet iekšā un pilns ar krustiem. Un, protams, Uģis pirmais pamās lielu briljantu krustiņš, opanā. Tas tur Torņkalnā, tie alā vienā, ko es nezināju, bet es zinu. Viņš iet alā un tā balss saka, izvēlēs savu krustu dēls. Un Uģis uzreiz pieķerās briljantu krustam apkārt apcerās, saka, beidzot, tā balss sapratas, ko es gribu dzīvē. Paņem to krustu un laimīgs smaidi, tur aptuveni stāv, tur apakšbiksēs, pilnīgi laimīgs. Un tā balss saka, bet tev būs jānes šis krusts visu mūžu sev līdzi. Un tad Uģis saka, bet es viņu pat nevaru izkustināt, kā es viņu panesīšu. Tā balss saka, visu mūžu. Un tad viņš sāk domāt, nē. Tad viņš paņem atrod mazāk krustiņu. Tā balss saka, protams, visu mūžu, arī pirmdienās, otrdienās. Viņš domā, bāc arī pa lielu. Tad viņš atrod tādu pareizticīgo krustu tādu, kur iekārt kakā un ķēdi. Un arī dušā. Viņš man bāc, kakls sāpēs, kaut ko praktiskāk, vai kaut tā kā man gribētos, bet nē. Tad viņš atrod tādu mazu zelta. Un tev būs arī jāēta viņus cietumiem un visur ciemos. Viņš man, tu man noteikti nozags, nākā būs problēmas. Uģim sāk prāts pamosties, saprāts. Viņš sāk barot savu saprātu ar zināšanām, ko viņam teica skolotājs reiz ir, kad jau bagātības padara tev laimīgi. Tad viņš ierauga zemē, mētājās tāds melns, nobružājies koku krustiņš. Viņš pats sev, viņš saka, šitā būs tik maz problēmas. Viņš uzdēja kaklā šo krustiņu, un tā balss saka, tas jau arī bija pirms tam tavs krustiņš. Viņš vienmēr bijis ar tevīm ir. Tāpēc es jums beigām novēlēšu, izvēlēties lūdzu savus krustiņus dzīvē. Nenesiet citiem krustus. Jums ir savu krustiņu, ko nes katram savā dzīvē. Jums nav jānes svešu krustiņu. Jums krustīņš ir kaklā iekārts. Tāds kāds jums ir vajadzīgs. Ja jūs domājat, ka jums viņš ir par smagu vai par vieglu, neuztraucieties, viņš jums ir ideāls un perfekts. Jo Dievs nekad nācīs mums problēmas, ar ko jūs nevarat tikt galā. Viņš tikai problēmas, ko mums dara, tikai audzinām mūs un liek mums pieaugt. Tā kā paldies sveitībiņām, vai ne? Tā kā milzīgs paldies, kā atnācāt. Rītdien gaidām uz lekciju. Tā būs smieklīgāka lekcija, protams. Tā būs mīlestības psihonumeroloģija, kur mēs runāsim par planētām, mēs runāsim par mīlestību, par dusmām, par rūpēm, par bērnu audzināšanu. Ja mēs tiksim galā, izrāza katrai dienai ir savu planētu, savus cipars un savu pienākumu, kas mums jādara. Vienkārši to mēs atkal esam aizmirsuši. Tā kā visiem vakarā, lai būtu pakaldīšanās kaut kam, ja mums pat nav mājas, kam klanīties, tiešām dzīvot vieni, pamesti, nevajadzīgi nevieni. Brīži mēs tā jūtamies, jā? Pakalnieties kādam savās domās vismaz. Kaut kam augstākam. Sarunāsim, šodien pakalnīsimies kādam. Tā kā es rādīju tur. Un man patīk, kā man draugs teica. Viņš saka, pakalnīšanās ir fantastiski joga. Tu no rīta pamosties, tu pakalnies. Mugurkaulu izkustīja pareizi, jo tu biežāk klānies tā maza joga. Arī liederīgums tur ir iekšā pareizi. Ja palieties tā, tev pieliek galvu pie zem, ne visi var. Vēders traucē pareizi. Tikai ego pat arī vēders traucē. Nav kur pakalīties mājās, neviens tīrs vietas no mājās. Būs iemesls pasatīrīt savu māju. Jo te, kad tu klanies, ko tu dari?
Tīro, kas zem gultas atrodās. Čipš, labais, mandarīns, re, kur ir. Tik daudz praktisks lietas šādi pakalniešanās ir. Tā kā mums veicās ar pakalniešanos, labi? Tiksimies rītdien 7. Čiu.